Sveiciens visiem 2024. gada sākumā. Mēs esam salikuši kopā lekciju, apmēram viņa varētu būt kaut kādu stundu pusotru, kurā mēs iziesim cauri galvenajām tendencēm, kuras jums ir jāievēro 2024. gadā, lai jūs nokļūtu ar savu mājaslapu vai internetu veikalu Google meklētāja top pozīcijās. Lekcijas tāds mēģis ir parādīt jums lielo bildi, kas ir tie galvenie bloki, uz kuriem jums vajadzētu koncentrēties, uzlabojot savu mājaslapu, internetu veikalu un vispār kopumā strādājot, lai jūs nokļūtu šajā topā un jūs atrastu potenciālie klienti. Tad sāksim, un zināšanai šo te pirmo bildi, ko jūs tagad rādat, ko jūs redzat, ir uzģenerējis mākslīgais intelekts, un tā ir viena tāda iezīme, ko arī es runāšu šajā te lekcijā par to, ka mākslīgais intelekts mūsdienās ienāk ar vien vairāk un īpaši digitālajā mārketingā un satura mārketingā. Tādēļ arī par to mēs runāsim, un šis ir pirmais, kā saka, sveiciens jums visiem no mākslīgā intelekta, kur ir izveidot sopu solim aprakstot un uzģenerējot šo te attēlu. Tā, ejam uz priekšu. Tātad par ko mēs šodien runāsim? Viena lieta, mēs atskatīsimies uz rezultātu tam, jo 2023. gadā bija ļoti daudz un dažādas izmaiņas optimizācijā, bija daudz algoritmu update, tādēļ mēs pastīsimies, kā šie te update ietekmē reālus projektus, daži piemēri, parunāsim par to, kas bija lielākie notikumi 2023. gadā, tad es pastāstīšu par to lielo bildi, šo te SEO stratēģiju 2024. gadam, parunāšu par tādiem lieliem blokiem, uz ko fokusēties, un pastāstīšu arī par sešām galvenajām tendencēm šeit SEO optimizācijai 24. gadā. Un tādā veidā es domāju, ka mēs noklāsim tā kā lielo bildi par šo SEO optimizāciju 24. gadā. Runāsim par stratēģiju, nevis par taktikām, un šeit kur redziet Amazonas upe lielajā bildē, lai jūs tā kā saprastu arī šo SEO stratēģiju runājot. Mans uzdevums ir nevis runāt par taktikām, dažādiem sīkumiem, kā tur failu nosaukumus piešķirt, kā tur atslēgvārdu izpēti veikt, vai kā labāk tekstus rakstīt, kā struktūru veidot mājaslapai vai internetu veikalam, jo par to jūs varat atrast daudz dažādu informāciju internetā, dažādos resursos, arī mūsu mājaslapā e-komercija.lv bloga sadaļā, bet mans uzdevums vairāk ir runāt tieši par lielo bildi, kā šos te visus, teiksim, kauliņus salikt tādā lielā blokā, lai jūs saprotiet, no šī te visa lielā informācijas blāķa, mēs veicam pirmos soļus šos, pēc tam sako šie, lai tāds tā kā lielais pārskats, lai jums ir mazāka maldīšanās, domājot par SEO optimizāciju un arī pašiem tā kā organizējot vai veicot SEO optimizāciju savai mājaslapai vai internetu veikalam. Pirms mēs dodamies tālāk, viena lieta, ko es gribu izstāstīt, tie, kas varbūt nav pamanījuši mūsu mājaslapā e-komercija.lv. Mums ir izveidota sadaļa, kas saucās mārketinga rīki. Šeit augšējā daļā, kur rakstīts mārketinga rīki, palīdz navigācijā atverot vaļā. Mēs pagājušajā gadā uztaisījām tādu sadaļu, kur mēs esam salikuši jau pirmos 3 bezmaksas rīkus, un tuvākā laikā mēs papildināsim, un cauri gadam mēs liksim iekšā. Tā doma ļoti vienkārša. Mēs gribam uztaisīt tādu vietni, kur ir dažādi checklisti, vadlīnijas, piemēri, dažādām aktivitātēm, kuras jūs veicat parasti vai nu mājaslapas izstrādes procesā, internetu veikala izstrādes procesā, veidojot saturu, un te jūs varat pilnīgi bez maksas lejupielādēt šos rīkus. Te, piemēram, internetu veikala vajadzību izpētes jautājumi, piemēram, ja jūs gribat veidot internetu veikalu pilnīgi no nulles, tā kā no jauna, un jūs nesaprotat, ar ko sākt, tad, protams, ka jūs zvanīsiet kaut kādai aģentūrai vai webstrādes speciālistiem, bet viena lieta, ko jūs varētu izdarīt, jūs varat lejupielādēt šo te dokumentu, apstīties, uz kādiem jautājumiem jums būtu jāatbild, un tad jūs varat iziet cauri soli pa solim, tur ir viens jautājums, otrs jautājums, paši atbildēt sev, un jums jau radīsies labāka kopējā bilde par to, kas jums nepieciešams, lai jūs šo te internetu veikalu izveidotu. Tagad tas ir tāds vērtīgs rīks. Tad ir tāds checklists, kontrols saraksts, kur, piemēram, tā, ka jūs veidot internetu veikalu, jūs ejat soļiem cauri, šitas ir izdarīts, šitas ir izdarīts. Un tādā veidā jūs arī varat pārliecināties, ka tā aģentūra vai webizstrādes speciālisti
iet cauri pareizām lietām, jums pareizais process. Ja kaut ko viņi nedara, jūs varat uzdot jautājumus, un tad jūs varat izrunāt, vai tas nepieciešams vai nav. Un SEO draudzīga bloga raksta kontrolsaraksts, tas tāds rīks, kur mēs esam sauši galvenos punktus, kas jums jāievēro, ja jūs gribat veidot SEO optimizētus bloga rakstus. Šie rīki ir bez maksas, dodieties e-komercija.lv, mārketinga rīku sadaļā, atveriet konkrēto rīku, kas jums interesē, ievadiet savu e-pastu, un jūs saņemsiet e-pastās šo te bezmaksas rīku. Un otra lieta, ja jums noderīga šķiet šī te lekcija un vispār tie materiāli, ko mēs izplatam internetā sakarā ar digitālo mārketingu, webizstrādi, optimizāciju, tad atnākot uz mūsu mājaslapu, rekur kreisajā stūrī ir tāds, tu viņu parādīšu, lai ielādējas tā sadaļa, Reku šeit tāda maza ikona, un tas nozīmē, tas ir e-komercijas piezīmes, mums ir newsletters, kuru mēs izsūtam reizi mēnesī, un mēs sūtam patiešām praktiskas idejas, materiālus, informāciju, mēs nesūtam spamu, mēs neko necenšamies pārdot šajā te newsletterā, jūs varat vienkārši atnākt šeit e-komercijas piezīmes, uzklišķiniet virsū, un jums atvērsies loks, kurā jūs ievadīsiet savu e-pastu, un tad reiz mēnesī mēs aizsūtīsim kaut kādu savu pieredzes stāstu no kaut kādiem projektiem, un ievadīs savu pieredzes stāstu, kaut kādu mūsu zināšanas, ko mēs esam ieguvuši, un diezgan daudz cilvēku lasa, un pēc tam raksta, ka ļoti vērtīgs materiāls. Tā kā tas ir tas, kā jūs varat vienmēr uzzināt vērtīgu informāciju. Piemēram, jūs šo te lekciju tagad redziet, bet ja jūs nebūtu, piemēram, jūs nezināt, ka šāda lekcija ir uzrakstīta un izplatīta, mēs, piemēram, sūtīsim cilvēkiem newsletterā un izstāstīsim par to, ka rekursēja stratēģija 24. gadam. Tā kā tas ir tas, ko jums arī varat izdarīt, lai mums būtu noderīgi. Dalāmies, iedvesmojam un attīstamies, tā ir mūsu tā filozofija, ko mēs darām, mēs veidojam saturu, mēs gribam jūs iedvesmot, mēs paši attīstamies, un mēs ļoti novērtētu, ja jūs skatāties šo te video, piemēram, YouTube'ā, nospiestu laiku, vai, ja jūs esat saņēmuši e-pastā kā newsletteru, padodiet tālāk kādiem kolēģiem, pārsūtiet, aizsūtiet priekšniekam, aizsūtiet mārketinga speciālistiem, aizsūtiet draugiem, kuriem ir uzņēmumi, jo jūs varēsiet šādā veidā palīdzēt viņiem, iedodiet kaut kādas idejas, iedvesmu, saprast lielo bildi, jo mums jo šī pati lekcija bija vēl Facebook formātā, tikai tur bija, protams, dažādi ievadi komentāri, bet daudz cilvēku pēc tam zvanīja, teica, paldies, ļoti noderīgi, mēs sapratām lielo bildi un par cik mēs neesam SEO nozarē, tad tas mums daudz palīdzē. Tā kā palīdziet arī atrast citiem mūsu saturu un palīdziet mums izplatīt šo informāciju. 3 vārdos, kas varbūt nezin par mums un ko mēs daram, mēs esam e-komercija.lv, un mēs esam uzņēmums, kurš nodrošina SEO optimizācijas pakalpojumus. Mēs rūpējamies par to, lai jūsu mājaslapa vai internetu veikals nonāktu Google meklētāja top pozīcijās, lai cilvēki atrastu jūsu biznesu, jūsu produktus un pakalpojumus, un, protams, iegādātos vai sazinātos ar jums. Un tas, ko mēs daram, mēs veicam tehniskos SEO auditus, atslēgvārdu izpētes, informācijas arhitektūru, tad, piemēram, jūs gribat veidot pilnīgi jaunu internetu veikalu vai mājaslapu, vai arī pārbūvēt esošo, mēs, piemēram, tagad vienam uzņēmumam, kurš tirgo apdares materiāls, viņi veido internetu veikalu, un mēs viņiem izplānojam, piemēram, tur struktūru, sadaļas, atslēgvārds izpētam, pasakam, šādi sauksies sadaļas, šādi organizējiet, šādus keywordus iepiniet iekšā, šādi sauciet URL-us, ja, tur slāgus liekat tādus, kur atslēgvārdi, šādi uzrakstiet tekstus. Tā kā mēs ir izplānojam šī te internetu veikala informācijas arhitektūra, jo šī atrodamība nav tikai par dizainu un saturu, bet tas arī par to, kāda ir šī te mājaslapas un internetu veikala kopējā visa arhitektūra. Saturu mēs izstrādājam SEO optimizētu pakalpojumiem, bloga rakstiem, uzstādam Google Analytics rīku gan mājaslapām, gan internetu veikaliem, lai var atsakot klišķus, kampaņu atdeves, visas tās lietas, un arī veicam SEO optimizācijas migrāciju. Ja, piemēram, jūs uztaisiet jaunu internetu veikalu, lai vecā vērtība, SEO vērtība nepazustu, tad mēs varam nodrošināt to, ka jums šī vērtība tiek pārnesta uz jauno internetu veikalu arī. Un, ja jums ir nepieciešams izveidot internetu veikalu, tad mēs to arī varam nodrošināt. Tā kā tas ir tas, ko mēs daram, un tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies. Šeit jūs redzēsiet dažus no mūsu klientiem, strādājam ar uzņēmumiem, dažiem jau tur 7-8 gadus optimizāciju, dažiem tur pusgadu, pāris gadus, tā kā šie daži no tādiem zināmākiem klientiem Latvijā un arī pāris starptautiskie uzņēmumi šeit ir redzami.
Tātad, ķeramies klāt, sāksim ar atskatu uz 2023. gadu SEO optimizācijā, un viens no tādiem skaļākajiem, protams, kad runāts par dažādām lietām, bet viens no skaļākajiem, par ko ir īpaši SEO optimizācijas nozarē SEO speciālistiem bijušas lielākās galvas sāpes, ir tas, ka 23. gadā ir bijuši ļoti daudz update iznākuši, dažādi algoritmu update iznākuši 4 core, šie te kodoli, tā kā paša algoritmu pēc būtības liela update. Un tas vēl nebūtu tāds lielākais, galvas sāpju cēlonis SEO speciālistiem un uzņēmējiem, bet lielākais sāpju cēlonis ir tajā, ka viņi notika sākot no augusta. Tur mainījās ļoti būtiski, un es arī to runāšu tālāk šajā lekcijā par to, kā viņi ietekmē tur tādas fundamentālas lietas, kā Google apietās ar mākslīgi intelekta ģenerētu saturu, kā Google apietās ar iznāca šis helpful content updates mājaslapām, kurām ir ļoti daudz dažādi reviews tipa, affiliate tipa lapām. Tā kā visi šie update diezgan fundamentāli mainīja daudzus aspektus Google algoritmā, kas ietekmē mājaslapas. Tas ir viens. Otrs, īpaši no augusta sākās tur augustā, septembrī, oktobrī iznāca, kas sanāk augustā 1, septembrī 2, oktobrī 3 update, novembrī 2 update, un tagad arī decembrī bija neoficiālais updates iznācis, un tās mājaslapas, es esmu runājis gan ar uzņēmējiem ļoti daudz, un arī, kad mums bija šis te Facebook lives, ļoti daudz teica, ka jā, mums tur mājaslapai nogāzās pozīcijas. Es runāju ar citiem SEO speciālistiem no dažādām aģentūrām Latvijā, un viņi arī saka, man tur prasa, kā jums tur situācija ir, mums tur tādas problēmas. Bija uzvarētāji, bija zaudētāji, un arī šeit mēs runāsim šajā lekcijā par tām lietām, kuras ir svarīgi ievērot, lai jūs vieglāk pārdzīvotu šos algoritma updateus, jo skaidri redzams, kur ir tie uzvarētāji, un par to mēs runāsim. Un tas lielākais sāpju punkts šajā visā, ko Google darīja, ka viņi izlaida tas, ko Google darīja, ka viņi izlaida šos te updateus tieši karstākajā pārdošanas laikā, kas bija tā kā gada nogalē, Ziemassvētku laiks, un tas, ko parasti Google nekad nedarīja, tāpēc, lai uzņēmējiem netraucētu strādāt, jo tad, kad nāk šie update, ļoti bieži šie keywords steigā uz augšu uz leju, un Google izlaida šos te atjauninājumus tieši gada nogalē, kas bija ļoti liels galvas sāpes uzņēmējiem, un, teiksim tā ir konspirācija, bet cilvēki saka, ka tas nebija forši un godīgi, un viņuprāt, Google to varbūt arī darīja. Protams, ka viņiem vajag updates izlaist, bet tāpēc, lai cilvēki vairāk pirktu reklāmas, ja tu nogāžās organiskās pozīcijas, pēkšņi neplānoti, tev nepietiek laiks un telpa atkopties, tad, protams, ies un pirks reklāmu, lai tikai dabūtu augšas pozīcijas. Tā šis bija viens no lielākiem sāpju punktiem. Un šeit jūs redzat pāris piemērus no projektiem, kā piemēram tieši sāka tur, kur augustā update izdāk, pozīcijas krīt, tad tās pozīcijas virzās uz augšu, ja? Tad atkal krīt, ja? Un tad atkal uz augšu un izmaiņas, kur arī pāris kaut katrā pilnīgi šūpojās uz augšu uz leju, ja? Tur dažiem lielākas izmaiņas, dažiem mazākas. Tas atkarīgs no nišas, no atslēgvārdu sarežģītības, konkurences un tā tālāk. Nekur arī bija arī tādi, kuriem visi diezgan smuki gāja, un tagad pašās decembra beigās bija kritiens, un tagad atkal atkopjās. Kur arī vienam projektam, kur tā kā vienu update, otru update izdzīvo, un tad pēkšņi bēm nogāžās, kur atkal atkopjās. Ja? Un vēl viens projekti, ja, piemērs, kur augustā bija šī kritiens, tur viņš kaut kā kārpās uz leju, bet tā lielā bilde šobrīd diezgan smuki atkopjās. Un te vēl, piemēram, projekts ir no viena klienta, kur vispār neko neietekmēja. Līdz ar to nav tā, ka visiem bija slikti, bija uzvarētāji un bija zaudētāji. Un kur ir tāds SEMrusham ir tāds rīks, kurš monitorē visas šos te Google meklētāju top pozīciju atslēgvārdus, un tad viņš parāda, cik ļoti šūpojās šīs top 10 pozīcijas. Un te ir redzams, ja kur ir sarkanais, nozīmē, ka ļoti daudziem bijusi šī šūpošanās, un kur novembrī bija kaut kāds posms, kur nostabilizējās, kas nozīmē, tev ir top 10 pozīcijās dažādas mājaslapas, un viņas staigā uz augšu, uz leju, krustām šķērsām, tie keywordi tur tās lapas lākās priekš apakaļ. Mums bija klientiem, kas topā turās gadiem pēkšņi uz 8. vietu nokrīt, un tad uzkāpja atpakaļ. Tā kā arī visā pasaulē līdzīga tendence, un decembrī atkal visu laiku uz priekšu apakaļ lēkā, kur arī vienkārši vēl viens piemērs ar dažādiem rīkiem, kā šī pozīcija staigāja uz augšu un uz leju. Tādi vēl daži tādi lielie bloki, ja, no aizdītā gada
Google EEAT, jeb saucamais Expertise, Experience, Authoritiveness and Trustworthiness, ko tas nozīmē, ka Google lielāku vērību vai uzmanību vai vērtību piešķir tam vai pievērš tam, lai jūs kā satura avots, mājaslapa, internetu veikals, zīmols, speciālists, lai jums būtu tiešā pieredze ar to saturu, par kuru jūs runājat, lai jums ir pieredze, lai jums ir ekspertīze, viņi grib saprast, vai jūs esat autoritāte nozarē un vai jums kā satura avotam var uzticēties. Jo varbūt situācija, ka jūs esat autoritāte nozarē, bet jums nav reāli tiešas pieredzes, jūs vienkārši balsoties kaut kādos atstāstos, stāstiet, rakstiet tekstus, ja? Vai, piemēram, jūs esat autoritāte nozarē, bet jūs izplatiet ļoti daudz fake news, līdz ar to jums tāpat nevar uzticēties. Google šim pievērš uzmanību, un tas arī ietekmē pozīcijas. Topical authority liela nozīme arvien vairāk paliek tam, ka Google skatās, lai jūsu mājaslapā nebūtu vispārīgs saturs par vienu, tur, nezinu, jūs rakstiet blogu, jūs, piemēram, tur tapetis tirgojiet, jums ir viens bloga raksts, ja nav satura, cits uzņēmums uzraksta 100 rakstus par tapešu, tur kā līmēt, kā izvēlēties, kā nomazgāt, kā uzturēt, kā kopt, kā atjaunot, ja, kā pielīmēt, atlīmējušos tapeti, un viņš ir daudz tekstus, un rezultātā ir tā, ka šis te šī te mājaslapa Google acīs izskatās kā autoritāte, kā profiņi, un tas arī labāk ļaus rankoties. Lielāka uzmanība ir pievērsta aizdītajā gadā, Google sāk pievērst tieši lietotāju pieredzes uzlabošanai, un par to es arī runāšu šajā lekcijā, kopējai lielai bildei par to, lai ka SEO vairs nav tikai par atslēgvārdi, sadaļas, to pozīcijas un backlinki, ja, bet par to, kāda ir kopējā lietotāja pieredze, vai nav par daudz reklāmas, vai mājaslapai nesteigā tur tas layouts, vai laba navigācija, informācija var atrast, vai viegli izlasīt tekstus. Līdz ar to SEO optimizācija ir tāds kā kopums aktivitāšu, un lietotāja pieredze noteikti ir daļa no tā, lai jūs labi rankotos, jums jānodrošina laba lietotāja pieredze mājaslapā. Satura mārketings un satura kvalitāte ir vēl viens svarīgs aspekts, kas ir mainījies iepriekšējā gadā, jo Google ar mākslīgā intelekta palīdzību un dažādu algoritmu update palīdzību spēja arvien labāk saprast, vai jūsu saturs ir kvalitatīvs, vai jūsu saturs pēc būtības atbilst tam, par ko iestājas jūsu brands, vai jūs nerakstiet par lietām, kuras nav saistītas, tikai tāpēc, lai jūs dabūtu šos te apmeklētājus mājaslapā, tā kā tam ir nozīme, par to runāsim, strukturētie dati, jo Google arvien vairāk meklēšanas rezultātos parāda preces zīmolu arī piemēram, jūs meklējat tur, piemēram, ziemas riepas vai tur ozolkoka parkets, Google arī vienvairāk atrāda zīmolu, pieejamību noliktavā, parasto cenu, tur akcijas cenu, bildes, līdz ar to Google arvien vairāk sāk atrādīt meklēšanas rezultātos strukturētos datus. Un paplašināta SERP funkcionalitāte, SERP nozīmē Search Engine Result Page, tā ir tā lapa, ko jūs redzat, ka jūs ievadiet attiecīgos atslēgvārdus meklēšanas rezultātos, un Google maina, ko viņi tur sāk parādīt. Viņi parāda vairāk tur video, bildes, sāk parādīties produktu ar visiem datiem, mainās izvietojums informācijai, ja tur agrāk bija top 10 pozīcijas, tad tagad ir 3, tad tur iet iekšā lokāli kaut kāda informācija, tad atkal sako, piemēram, tur tagad visu laiku tu vari skrūlēt, vairs nav peidžu pārslēgšana, ja tā kā lapa pārslēgšana, tā kā mainās arī rezultātu lapa un ir mainījusies būtiski un vēl mainīsies vēl vairāk par to, ko es runāšu. Un noteikti mākslīgā intelekta saturs mūsu ikdienā ir ienācis SEO optimizācijā un mārketinga nozarē, tas arī ietekmē šo te SEO optimizāciju un jūsu spējas būt top pozīcijās. Protams, ir notikušas vēl dažādas izmaiņas, bet šie tādi lielie galvenie bloki aizvadītajā gadā. Tātad, lai mēs runātu par SEO stratēģiju 2024. gadam, mums ir jāizrunā un jāsaprot, kas vispār ir stratēģija, jo daudziem cilvēkiem arī nav izpratne par šo, un tad viņiem liekas, ka vienkārši aktivitātes ir stratēģija. Tā nav patiesība. Tātad, kas ir SEO stratēģija? SEO stratēģija ir dažādu veicamo aktivitāšu kopums, kas ir jāievēro, lai efektīvi izmantot pieejamos resursus uzņēmuma mājaslapas vai internetu veikala izaugsmē ilgākā laika posmā. Un SEO stratēģija tiek veidota tā, lai jūs pārvarētu dažādus radušos izaicinājumus un šķēršļus. Atšķirība klasiskā sapratnē par taktikām, piemēram, taisam SEO optimizāciju. Cilvēks saka, atrodam atslēgvārdus un sākam atslēgvārdus likt iekšā dažādās vietās. Tā nav stratēģija, tās vienkārši taktiskas darbības, lai jūs, papildinātu mājaslapu ar atslēgvārdiem. SEO stratēģijas kontekstā jums ir kaut kāds izaicinājums vai kāda problēma, kur jūs gribat pārvarēt.
jums ir tirgu kaut kādi konkurenti, kuri jums ir priekšā, jums ir kaut kādi pieejami resursi, par ko es arī runāšu vēl, un jums pieejamās kaut kāds laika posms un tā tālāk, un tad jūs izvērtējat šos te vairākus aspektus, konkurenti, jūsu esošā situācija, pieejams resurss, laika posms, lai jūs varētu un tad jūs redzat, ir kaut kādi ierobežojumi, ko jūs gribat, teiksim tā, gribat kaut kādu mēķi sasniegt, pārvarot kaut kāds ierobežojums, un tad izdomājat to plānu, kā šos te kauliņus, kā šahā sabīdīt, lai jūs varētu ar lielākiem uzņēmumiem konkurēt, ar agresīvākiem uzņēmumiem konkurēt, Googles mainīgajā ikdienā, tomēr noturēties caur šiem updateiem. Līdz ar to jūs domājat tādā stratēģiskā līmenī, saliekat gudrāk tos kauliņus, lai iziet cauri veselam aktivitāšu kopumam, bet stratēģiski izvietotam, lai jūs iegūtu labākas pozīcijas. Laba SEO stratēģija ietver tā kā izaicinājumu, šķēršļu vai to, ko jūs gribat uzveikt, atrisināt identificēšanu, plānu tā pārvarēšanai. Tātad jūs identificējiet šķēršļus un saliekat plānu to pārvarēšanai. Tad SEO stratēģija ietver 5 galvenos elementus, kas ir situācijas izpēte un diagnoze. Tātad saprotat, kas situāciju diagnosticējiet, kas notiek. Balstoties uz šiem datiem, jūs izvirzat mērķi, kur jūs gribat sasniegt, uzdevumus šo te mērķu sasniegšanai, tātad kā mēs virzīsimies uz šo te mērķi esošajā situācijā ar pieejamiem resursiem, un tad jūs definējat vienotas vadlīnijas šim te procesam, tātad kā mēs veidosim hierarhiju visai internetu veikalā struktūrai, kā mēs veidosim sadaļas, apakšsadaļas, kā mēs veidosim aprakstus šīm te kategorijām, kā mēs veidosim meta-titles, meta-descriptionus, kā mēs jau rakstīsim blograkstus, kā mēs izvēlēsimies keywordus. Jūs izvēlaties, izveidojat tādas kā vadlīnijas, kā mēs virzīsimies, un tad jūs lielā mērogā varat smuki organizēt starp freelanceriem, starp SEO speciālistiem, starp dizaineriem, copywriteriem, mārketinga speciālistiem, Google speciālistiem, visu šo stratēģiju caur kaut kādām vienotām vadlīnijām. Un tad jūs veicat šīs saskaņotās darbības, un tad tā lielā bilde sanāk tāda, ka jums ir esiet sapratuši, kas ir problēma, ko jūs gribat pārvarēt, kas ir jūsu šķēršļi, jums ir nosprausts mērķis, jūs saliekat uz aktivitāšu plānu, jūs saveidojat vienādas vadlīnijas, jo, piemēram, internetu veikals, kurā ir 200 kategorijas, tur tu nevari vienu katru atsevišķi iet un bakstīt, tur jāredz lielā bilde, lai jūs varat tam monstram organizēt, iet cauri un optimizēt viņu. Un tad caur dažādiem, rīkiem, sapulcēm, dažādās veidos komunikāciju, organizējiet visas šīs te darbības, visus kopā. Tādā veidā jūs varat lielākiem projektiem kā diriģēt šo te attīstību. Tātad, kas ir arī lielā bildē mainījies starp šo te 2022. 2023. gada veidu, kā Google ranko mājaslapas un to, kā tagad notiks uz priekšu, vismaz 24. iespējams vēl 25. gadā. Tātad, Ir daudz dažādi, kā saka, vecais mīts ir tas, ka Google skatās 200 signālus, lai rankotu jūsu internetu veikalu vai mājaslapu to pozīcijās, bet tas ir mīts, jo patiesībā tie signāli ir simtiem vai pat tūkstošiem, ko Google ņem vērā savā algoritmā, lai izdomātu, kurās pozīcijās izvietot. Bet tādos lielos blokos šie galvenie signāli, kas ir agrāk bija, tātad redziet, un šeit es esmu parādījis sadalījumu starp tādu svarīgumu. Tas nav tā kā 1:1, bet ir aptuveni vismaz tie lielie bloki. To, ko mēs redzam, tātad šis te zīmolam agrāk bija mazāka nozīme, ja, piemēram, cilvēki, un to es stāstīšu vēlāk, cik liela nozīme tam, ka cilvēki meklē jūsu zīmolu Google meklētāji, agrāk viņam bija maza nozīme, tagad ir lielāka nozīme, vai cilvēki vispār internetā interesēs par jūsu zīmolu runā. Agrāk bija mazāka nozīme autoritātei caur backlinkiem, agrāk bija nozīme, tagad tā nozīme bišķiņ tur svārstās, paliek nedaudz tā kā mazāka, joprojām ir. Tas ir svarīgi. Meklējuma nodoma atbilstība agrāk varēja ļoti vienkārši atrodat atslēgvārdu, uztaisiet atvērumu, uzrakstiet tekstu un jūs diezgan labi autoritīva lapa rankosies. Tagad arī jābūt atbilstībai, jo es varu pastāstīt piemēru. Mums ir viens klients, kurš ir grīdas segumus tirgo. Viņš saka, mēs gribam būt to pozīcijās ar atslēgvārdu, piemēram, tur grīdas segumi, lamināts, grīdē lamināts vai lamināts tur dzīvojamai istabai.
tur parkets, un viņiem nav e-komercijas mājaslaps. Viņiem vienkārši informatīva mājaslapa, ka mēs tirgojam tur laminātu, mēs tirgojam tur parketu, un viņi nespēja rankoties top pozīcijās. Mēs viņiem sakam, mēs dabījām viņu līdz top 10, bet mēs sakam, mīļie draugi, ja jūs gribat nokļūt top pozīcijās, tas nepietiks ar to, ka jums vienkārši sadaļa ar tekstu, URL un keywordiem un viss. Tas, kas tagad ir nepieciešams, tagad ir jābūt e-komercijas atvērumam, jo ierakstiet grīdas segumi un top 10 pozīcijās rankosies šīs te mājaslapas vai internetu veikali, kuriem ir e-komercijas funkcionalitāte. Līdz ar to tagad ir būtiski skatīties tieši ierakstot meklēšanas rezultātos, paskatīties, ko Google rāda. Ja cilvēks rakstot grīdas segumu sagaida, ka tur būs internetu veikals, tagad ir svarīgi, lai patiešām tur būtu pretī internetu veikals, bet par to arī mēs jau runāsim. Mazāk agrāk bija nozīme informācijas ieguvēji un tieši unikālajai perspektīvai, ka jūs rakstiet savu unikālo perspektīvu, stāstiet par to, kam ir, nezinu, tur, piemēram, kur man ir ūdensglāze, ja? Lai es varētu pastāstīt cilvēkiem, lai es rankotos ar, nezinu, tur glāzes limonādē vai ūdenim. Google novērtēs, ja es pastāstīšu to, ka, vispār man šā glāze patīk, tāpēc, ka viņai tur es viņu tur nopirku, man ir ērti turēt, man patīk tilpums, es tur pats dzēru no viņas, ja. Tas, kas man nepatīk, viņai, protams, es ilgi lietoju, parādās pirkstu nospiedumi, man patīk tā forma un tā tālāk, un šajā gadījumā es stāstu savu unikālo pieredzi. Google arvien vairāk novērtēs, ja jūs spēsiet par saviem produktiem un pakalpojumiem taisīt materiālu un informāciju, kur jūs varat dalīties ar personīgo pieredzi, nevis vienkārši apsteigāt citas mājaslapas, savākt informāciju, pārmalt un iedot vienkārši to pašu pārgremotu saturu, bet neko jaunu nepienesot. Un lietotāju pieredze, lietotāju iesaist ar mājaslapu agrāk bija mazāka šī vērtība. Līdz ar to tas, kas tagad ir mainījies, ja mēs skatāmies, kā tas signālu, redziet, sadalījums svārstās, tātad, kas ir lielajā blokā svarīgi, tieši šī zīmola atpazīstamība un jūsu personīgā tā kā EEAT, ko jau es minēju, ka jums ir ekspertīze, jums ir tiešā pieredze, jums ir uzticēties, jums ir autoritāte, tas faktors ir kāpis uz augšu, un tur ir dažādi veidi, kādā veidā jūs varat ietekmēt gan caur savu mājaslapu, caur visādiem citiem signāliem, mājaslapā iekšpusē, mājaslapā ārpusē, un tur es parādīšu vēlāk arī atsevišķu grafiku, kā to ir iespējams, kas ir tie konkrētāki signāli. Atpakaļsaitēm joprojām ir nozīme, bez tām nekur nevar izbēgt. Tas, ko Google saka, tur, ka atpakaļsaites vairs nav mums tur top 3 pozīcijās, bet realitātē, ja jūs ierakstīsiet sarežģītus atslēgvārdus vai Latvijā vai ārzemēs, bieži vien nebūs labākais saturs vai labāka informācija top 10 pozīcijās vai pirmajās vietās. Tas nozīmē, ka bet tās ir autoritīvas lapas, līdz ar to bieži vien top pozīcijās rankojās lapas ar augstu autoritāti. Tas nozīmē, ka tiem backlinkiem joprojām ir nozīme, un tas, ko es jau minēju par šo meklējuma nodoma atbilstību, ja, par atslēgvārdu atbilstību tieši tam atvērumam, ka, piemēram, ja jūs ierakstīsiet meklētājā atslēgvārdu idejas tur nelielai virtuvei, ja, vai kā iekārtot interjeru dzīvojamai istabai, kā iekārtot guļamistabu, jūs redzēsiet, ka tur ir pretī saturs informatīvs, izglītojošs saturs, bloga raksti, līdz ar to jūs varēsiet rankoties labāk tikai ar tādu saturu. Ja jūs ierakstīsiet tur kafijas automāts akcija, tad jūs redzēsiet, ka tur ir e-komercijas lapas top pozīcijās. Līdz ar to jums ir jāskatās, kas rankojās ar konkrēto keywordu top pozīcijās, un līdz ar to jums ir jāpielāgojas. Ja cilvēks grib redzēt pārdošanu, tad jums vajag pārdošanas lapu, ja cilvēks grib redzēt informatīvu, jums jābūt informatīvai lapai pretī. Tātad šai te meklējuma nodoma atbilstībai ir ļoti liela nozīme. Un ļoti svarīgi, ko es jau minēju, tāpēc es dziļāk neiešu, es vienkārši pirmīt jau pakavējos pie šī punkta, tieši šī unikālā pieredze. Un tas, ko es daudziem klientiem saku, atrisiniet šito, nestāstiet man par to, ka jūs tur nevariet, ka neviens nevar uzrakstīt par jūsu nozari to saturu tā, kā jums ir nepieciešams. To jūs varat man stāstīt, bet Google tas neinteresē. Google apbalvos tos uzņēmumus, kas spēj caur blogu vai kaut kādu citu ielikt savas unikālās bildes, savu video ierakstīt, savu perspektīvu, iztestēt, piemēram, tur, nezinu, jūs pārdodat mikrofonus, ka jūs paņemat 10, iztestējat un pasakiet, šitam ir forši tas, šitam ir tas forši, ja, ka jūs varat tiešo pieredzi tirgojat bērnu apģērbu, uzvelkat savam bērnam, pastāstiet, ok, man tur nepatīk krāvēslēdzējs, tur baigi kaklams, nezinu, beržās, ja, ka jūs spēsiet iedot unikālo pieredzi, un tam ir ļoti liela nozīme, tāpēc
Nestāstiet to man, ka jūs nevariet googlēt, tas neinteresēs. Jums vienkārši šis jautājums jāatrisina, ja jūs gribat nokļūt top pozīcijās. Lietotāja iesaiste. Google skatās, kā lietotāji ienākot mājaslapā miedarbojas ar jūsu lapu, vai viņi aiziet projām, vai viņi klikšķina, vai viņi filtrē, vai viņi skatās, vai pirkums ir līdz beigām veiksmīgs. Līdz ar to arī tām ir liela nozīme, un tad jūs redzat, kā mainās šo signālu svārstība. Tas nav vairs tikai par to, ka uztaisiet mājaslapu kaut kādu, un tad jūs brutāli būvējat backlinkus. Ir ļoti daudz dažādu signāli mainās, un Google arvien vairāk novērtēs to, lai jūs esat ar personīgo pieredzi, lai cilvēki atzīst jūsu zīmolu, lai jūs esat autoritāte savā nozarē, kvalitāte, gan no backlinku viedokļa, no satura viedokļa, no mājaslapas viedokļa. Tātad SEO stratēģija 2024. gadam. Un es jums iziešu cauri galveniem tādiem strateģiskiem soļiem, kuriem jums jāiet cauri, izstāstīšu, un ja jums skatoties šo video rodas jautājumi, droši, ja jums ir YouTube video, rakstiet zem video jautājumus, mēs atbildēsim, vai uzrakstiet man uz edgars@e-komercija.lv, uzrakstiet savu jautājumu, mēs atbildēsim, piezvaniet, mēģināsim palīdzēt, bet tad ejam cauri un skatāmies, kas ir kas. Viena lieta, ko es gribu pateikt, SEO stratēģija nav kaut kas tāds kā viena kurpe, kas der visiem. Ka es izstāstu galvenos soļus, jo jums ir jāskatās, katram SEO stratēģija būs savādāka. Ja jūs esat jauns uzņēmums, jums ir ierobežots budžets, jums nav arī kapacitāte apkalpot lielu cilvēku skaitu, jūs esat viens cilvēks, tad jums būs viena stratēģija, ja? Ja jums ir daudz naudas, uzņēmums ar lielu pieredzi, daudz produktiem, jums būs cita stratēģija. Bet, tad kas ietekmē SEO stratēģiju? Mājaslapas veids, vai jums ir portfolio tipa mājaslapa, tur mārketinga tipa mājaslapa, e-komercijas mājaslapa, jebkurā gadījumā tas no tā, kāda veida lapa jums ir, tas noteikti ietekmēs SEO stratēģiju. Mājaslapas vecums, ja? Vai jums ir veca mājaslapa, kas jau pastāv domēns pierģistrēts daudzus gadus, vai jums ir jauna, pilnīgi tikko svaigi uzbūvēt mājaslapa, jo tas arī ietekmē, cik labi rankojās jūsu mājaslapa to pozīcijās, kā jūs būvēsiet backlinkus, jo jūs nevarat vienkārši jaunai mājaslapai sākt mest naudu pakaļ, būvēt agresīvu backlinkus. Google tas būs aizdomīgs, dabūsiet iekšās no Google un viss balle ir beigusies. Mājaslapas tehniskais SEO stāvoklis noteikti ietekmēs jūsu stratēģiju, satura kvalitāte esošajā lapā, kāds jums jau ir satura apjoms šajā esošajā lapā, tas noteikti ietekmēs to stratēģiju, esošās pozīcijas Google meklētājā ietekmēs, ja jums ir daudz keywordi topā, bet vēl vairāk ir, piemēram, tur 2., 3. lapā, tad būs viena stratēģija, ja jums neviens keywords nav topā un vispār neko nerankoties, tad būs savādāk stratēģija. Arī ietekmēs tas, kāds ir jūsu produktu vai pakalpojumu veids, jo dažādās nozarēs, dažādiem produktiem būs dažādākas pieejas, kā jūs dabūjat šos apmeklētājus un dabūjat šajā top pozīcijā. Noteikti produkta un pakalpojumu veids ietekmēs jūsu stratēģiju, jo dažādiem produktiem, dažādiem pakalpojumiem būs dažādas pieejas, un jūs arī nevarat iet pēc viena principa. Mērķa auditorija ietekmēs, tātad B2B, biznesam vai business to customer vai consumer, B2B, B2C noteikti ietekmēs to, kā jūs veidot savu SEO stratēģiju, kādi ir mērķi jūsu uzņēmumam veicot šo SEO optimizāciju. Un viena no lietām, kur šeit kļūdu pieļauj, man bija viens potenciālais klients, kurš saka, hei, mēs gribam nokļūt Google meklētāju top pozīcijās, tur 3 mēnešos, palielināt apmeklētību savā mājaslapā un internetu veikalā pa 400% pāris mēnešos. Vai, piemēram, vēl viens uzņēmums bija tāds, kurš teica, hei, mēs gribam globālā tirgū būt atrodam, piesaistīt klientus, lai cilvēki mūs atrod B2B segmentā, un tā, ka viņi šīs idejas izstāsta vēlmes, un viņiem pasaka, budžets kāds būs, un viņi pasaka, tik daudz naudas netērēšu. Jūs gribat iekarot pasauli, bet jūs gribat braukt ar koka laivu, un tā tas nestrādās, vai arī jūs nevarat piespiest Googlei tur vienkāršā veidā pa mazu budžetu 3 mēnešos palielināt apmeklētību pa 400%. Tā tas nestrādā, tāpēc ir jābūt arī realistiskiem par saviem mērķiem. Arī ietekmēs jūsu spēja pielāgot šo jūsu mājaslapu internetu veikalu tieši no tehniskā aspekta, jo ir uzņēmumi, kam sakam, hei, gribat apmeklētību, sakārtojiet šo, to, pārtaisiet šito, uzlabojiet šito, viņi tur pasaka, mēs nevaram ieviest, vai, piemēram, tas ilgi notiek, vai nav speciālistu, kas veids labojumus kodā, vai tur lapē drausmīgā tehniskā stāvoklī un kaut ko labo viss brūk.
tas ietekmēs jūsu stratēģiju. Pieejamie resursi, laiks, nauda, cilvēki, in-house outsourcētie, ja jums ir mazs budžets vai jums nav laika veltīt, jums ir daudz naudas, bet jums nav laika veltīt, tas ietekmēs to, kā jūs veidojat šo stratēģiju. Cilvēki, vai jums ir in-house vai nav, bieži vien situācijas, ka mēs veicam savu daļu, klients veic savu daļu, in-house, bet viņš nespēja to resursu atrast, viņš saka, es nevaru sataisīt Edgars šito, tad tad outsourcē to pakalpojumu, tā kā tas ietekmēs. Ir tāds termins your money, your life. Tas tad, ja vai jūsu produkts un pakalpojums ietekmē cilvēku dzīves un naudu, ātrie kredīti, tur azartspēles, ieroču tirzniecība, finanšu konsultācijas, veselība, medicīna, visi šie te ir daudz grūtāk dabūjami top pozīcijās. Līdz ar to, ja jūsu mājaslapa ir zem your money, your life segmenta, uzreiz būs savādāk stratēģija jāizstrādā, lai jūs labi rankotos top pozīcijās. Vēl kas ir svarīgi, nav viena ideālā recepte SEO optimizācijā. Tas, ko reizēm cilvēki domā aplami, ka SEO optimizācija noteikti kā bam pēc vienas receptes un visiem vienu izrakstu. Rekuri piemērs, kā cilvēki mēdz sakraut torņus no akmeņiem, tas tā arī ir SEO optimizācijā. SEO optimizācijā ir ļoti daudz dažādu šo te saskarsmes punktu, kuri ietekmē jūsu pozīcijas Google meklētāju top pozīcijās. Tas, ko dara dažādi speciālisti, dažādas aģentūras, viņi pieņem dažādas, lēmumus, mēs liksim šajā posmā, mēs liksim uzsvaru uz to, šajā posmā mēs liksim uzsvaru uz tādiem punktiem, tādām aktivitātēm, un tad skatāmies, kā tas notiek. Ir aģentūras, kuras saka, būvējam backlinks no pirmās dienas. Mēs esam redzējuši, ka tas bieži vien nestrādāja, klients nespēja laicīgi sakārtot lapu, netiek līdzi izšauj šo te 6 mēnešu plānu, un rezultāts nav. Klients saka, kāpēc no rezultātu SEO optimizācijas aģentūra pasaka, jūs jau savas lietas neskārtojāt. Līdz ar to mēs neticam, mēs ticam, ka vispirms mēs sakārtojam to, tad mēs sakārtojam to, tad mēs taisam backlinkus, tad mēs koriģējam šito. Tā kā dažādas pieejas, katras vāra zupa pa savam. Līdz ar to tas ir svarīgi atcerēties, ka neviena stratēģija nav vienāda, 1:1, ir ļoti daudz saskars punkti, un tas ietekmēs jūsu SEO stratēģiju. Tātad, kopējā SEO stratēģijā pirmais solis - izaicinājumu vai problēmu definēšana. Jums jāsaprot, ko jūs gribat ar savu šo te SEO stratēģiju risināt vai ko jūs gribat panākt. Kas var būt šie te problēmu punkti, tā var būt dažādas situācijās, bet daži piemēri, idejas jums, lai jums vieglāk nodefinēt, nav apmeklējumu un pasūtījumu no Google meklētāja. Kaut kādiem dēļ nenāk apmeklētāji, ejiet skatieties, vācat datus, saprotat situāciju, balstoties to, sagatavot risinājumu. Gribat popularizēt jaunu vai esošu produktu vai pakalpojumu. Tā arī var būt, jūs nākat ar jaunu produktu tirgu, vienkārši popularizēt tieši konkrētu pakalpojumu. Es vakardien arī runāju ar vienu klientu no juridiskajiem pakalpojumiem, un mēs runājam, mēs gribam strādāt, es viņiem saku, mēs strādāsim šiem visiem keywordiem, bet vienojamies par to centrālo pakalpojumu, kuram jūs gribat piesaistīt vairāk klientus. Un tad mēs domāsim šos keywordus, šeit blograksti būs, par to mēs rakstīsim, par tā mēs sev pozicionēsim. Mēs strādājam pie konkrētas lietas, ko mēs risinām. Pēc jaunās lapas palaišanas varbūt arī apmeklētības kritums. Tas ir tik bieži mēs redzam, tāpēc, ja jūs plānojat palaist jaunu lapu, esošās vietā, sazinieties mums, mēs jums palīdzēsim, nokonsultēsim, kas ir jādara, jo ļoti daudz uzņēmumu zaudē savas pozīcijas pēc jaunās lapas palaišanas, tāpēc, ka web izstrādātāji nav par šo padomājuši. Pēc Google atjauninājumiem ir, protams, apmeklētības kritumi reizēm, un tas ir tas, ko arī varbūt jūs gribat risināt. Neviena mājaslapas lapa nav atrodama Google meklētājiem. Mums pagājušā gada beigās bija viens uzņēmums, kurš atnāk, mēs esam palaiduši jaunu mājaslapu, mums vispār nav apmeklētāju. Mēs paskatāmies Googlē, neviena lapa nav atrodama. Izrādās, tur ir kaut kādas problēmas tehniskās, jāuztais audits, jāslabo, un problēma ir izsināta. Konkurenti to pozīcijās priekšā, ideālo klientu jūs gribat uzrunāt pircēju ceļojuma sākuma posmā. Ir, piemēram, uzņēmums, kuram ir ļoti labs produkts, labs pakalpojums, galvenā pārdošana viņiem ir caur reklāmu, bet ir kaut kādi klienti, kuri nevis patiešām nāk pērk jau uzreiz caur reklāmu, bet viņi staigā apkārt internetā un pēta, vairāk informāciju ievāc, un ja jūs spējat šajā te pirkšanas ceļojuma, tajā awareness posmā uzrunāt caur izglītojošu saturu savu potenciālo klientu, tad jūs varēsiet arī jau šos te klientus retargetēt ar šo te maksas reklāmu. Tādā veidā jūs jau noķerat šo te sākuma posmu. Tā arī var būt lieta, ko jūs gribat risināt.
Jūs gribat uzzināt pilnīgi jaunu mērķa auditoriju, ar ko jūs neesat līdz šim strādājuši. Piemēram, ir uzņēmumi, kas strādājuši līdz šim ar B2B klientiem, business-to-business klientiem, uzņēmumiem, bet viņi saka, mēs gribam arī savu darbību paplašināt, uzrunāt arī privātpersonas, jo mums beidzot ir produkts un pakalpojums. Nākamā tā ir lieta, ko jūs varat risināt. Ir uzņēmumi, kas iziet starptautiskajā tirgu, veicināt eksportu, savas preces un pakalpojumu eksportu, tīri tāpēc, lai izietu uz starptautisko tirgu, un tur atkal cita stratēģija. Līdz ar to saprotot savu šo te izaicinājumu vai mērķi vai to problēmu, ko jūs gribat pārvarēt, jūs spēsiet pilnīgi savādāk definēt šos soļus, kurus būs jāveic. Tātad jums ir skaidri saprast, kas tā problēma, ko jūs gribat risināt. Nākamais, ko jūs darat, jūs veicat esošās situācijas izpēti. Jūs ejat, pētat šo te lauku, kurā jūs strādāsiet. Un tātad jūs, ko darat esošu atslēgu vārdu, apjoma un pozīciju izpēte, tas, ko jūs skatīsieties, kā jūsu mājaslapa šajā brīdī rankojās, ar kādiem keywordiem, kāds ir meklējuma apjoms, kādas ir pozīcijas, cik daudzi keywordi, saprast tieši, kāda jūsu situācija esošajai mājaslapā vai internetu veikalam. Jo no tā iziet, jūs sapratīsiet, šitas man nav, šito vajag pielikt, tā vispār mana mājaslapa neatrod Googlē. Vēl viena lieta, kas jāizdara šajā izpētes posmā, ir jāsavāc tehniskā dati, SEO tehniskie dati ar dažādiem rīkiem, jāuztaisa tātad tehniskais SEO audits. Mēs arī veicam šo tehniskos SEO auditus, mēs ejam cauri vairāk kā 120 pozīcijām, dokuments, kurā gaitā ir tur prioritātes, situācijas novērtējums, saliekam prioritātes, saliekam komentārus, printscreenus, nokonsultējam. Tā kā tehniskais audits noteikti svarīga lieta ir. Nišas atslēgvārdu izpēte, pēc tam jūs to, ko jūs darat, jūs ejat izpētiet keywordus, jūs savas nozares krustām šķērsām, kā meklē, kā ir sākuma posmā, kā vidējā posmā, kādus zīmolus meklē, kādus produktus, cik ir meklējums mēnesī, tas viss tiek izpētīts, sagrupēts, attīrīt liekiet dati, un jums rodas priekšstats par to, kā jūsu tirgu potenciālai klienti vispār meklē informāciju. Vēl viens arī lieta, Google Search Consoles datus, ko izpēta. Google Search Console ir bezmaksas rīks, kuru jūs varat pieslēgt, un kur mēs vienmēr sakam, palaižat mājaslapu, jauno mājaslapu palaidiet, uzreiz pieslēdziet Google Search Console. Tur jūs varēsiet redzēt, cik reiz mēnesī apmeklē no Google meklētāja cilvēki jūsu internetu veikalā mājaslapu, ar kādiem keywordiem, kas ir populārākie atvērumi, kādi kritumi, kādi ir kāpumi vai kādas tehniskās problēmas. Zelta vērts rīks, ko daudzi nepieslēdz, bet to jūs vienmēr izdariet, tos datus izpēta, to situāciju, jo tur var redzēt arī, piemēram, kādi atvērumi vispār nesaņem šos apmeklētājus, ja? Un tad jūs reiz skatieties, man ir šis svarīgs atvērums, cilvēki vispār nenāk, tad mums kaut kas jālabo ir. Analytics datus noteikti izpēta, jo tad jūs redzat arī, kāds ir sniegums, kuri atvērumi, ko cilvēki dara, izpēta atpakaļsaišu profilu, no kādām lapām nāk atpakaļsaites, varbūt no kaut kā jātiek vaļā, kaut kas ir toksisks, kaut kas nav kvalitatīvs, to izpēta. Konkurentus izpētiet, savāciet datus, gan ar kādiem keywordiem viņi rankojās topā, kāds ir viņu šo te rankošanās top pozīcijās. Notiek lietotāju pieredzi izpēta, UX savā lapā, vai jums lapa ir tur labi saprotama, informācija viegli atrodama, search strādā, teksti viegli saprotami, navigācija strādā, desktops, mobilais. Kā minēju, šīs lietas ir svarīgas, lai jūs rankotos labi arī tieši, jo Google skatās, kā cilvēks uzvedās ar šo te. Cilvēks veic meklējumu, parādās meklēšanas rezultāti, cilvēks miedarbojas ar šo te meklēšanas rezultātu, ienāk jūsu mājaslapā, internetu veikalā, Google skatās, kā cilvēki miedarbojas jūsu lapu. Ja cilvēks aiziet prom, neiedarbojas tālāk, viņiem liekas, un respektīvi tā jūsu lietotāja pieredze, UX, tas mājaslapas kopējais, negatīvi ietekmē cilvēku vēlmi pavadīt laiku jūsu mājaslapā vai veikt pirkumu, tas ir slikts signāls, un tas arī ietekmēs to, kā jūsu lapa rankojās top pozīcijās. Trešā lieta, tātad mēs esam izpētījuši, nodefinējuši, kas ir tas, ko mēs gribam, panākt, atrisināt. Mēs veicam kopējo situācijas izpēti, mēs iegūstam datus, un caur šo te mēs definējam realistiskus mērķus, ko mēs gribam sasniegt. Nodefinējam mērķus, ko mēs ejam. Un tas, ko es minēju, ka mērķus definē, pirmkārt, realistiskus, ja? Nevis kā man bija situācija, kur uzņēmums saka, viņi saka, nevis vai mēs to varēsim, bet tā kā mums vajag, ja jūs gribat no mums projektu dabūt, jums jāapsola 3 mēnešu laikā dabūt top tur pozīcijas plus tur pieaugums pa 400% no Google Organic. Tā kā neiespējami, tu nedabūsi to. Mērķi jādefinē no esošās situācijas un pieejamiem resursiem, vai, piemēram,
jūs gribat būt pasaulē līderi, lai jūs atrodat labi klienti, bet jūs negribat dot tam budžetu. Jūs tā kā ejat, prasiet, kurš var uztaisīt pa 500 eiro optimizāciju vai pa 1000, bet jūs gribat iekarot pasaules tirgu. Jūs gribat būt pīrāgu pasaules tirgu kost, bet jūs gribat ar laivu doties tajā tirgu. Tāpēc definēt realistiskus mēģus, labāk sviniet mazas uzvaras nekā lieliem mēķiem nesasniegtus rezultātus. Tā kā mēķi jādefinē realistiski un caur to reālo situāciju. Tātad plāna izstrāde. Tātad, kad mēs esam to izdarījuši, mēs liekam kopā to plānu, kā mēs virzīsimies, kā mēs iesim šo optimizāciju veiksim. Tas, ko mēs darām, viena lieta, ko mēs noteikti iesakām, tas, ko mēs darām, tas, ko mēs iesakām jums darīt, atlasiet, tātad jums ir liels blāķis ar optimizējumiem atslēgvārdiem, tur varbūt 100 vai 1000 keywordi. Tas, ko jūs darat, jūs veicat optimizējumu atslēgvārdu atlasi. Jūs sakat, ok, no šī visa lielā blāķa, kas ir tie pirmie, ar kuriem mēs gribam būt top pozīcijās. Jūs atlasiet atbilstošos atslēgvārdus. Noteikti svarīgi pēc tam ir pārbaudīt atbilstību. Piemērs, klients mums, kurš tirgo kvalitatīvas augstas klases mēbeles, viņš saka, mēs gribam būt top pozīcijās ar atslēgu vārdu darba galdi, un es saku, klausies, pastieties meklēšanas rezultātos, ierakstot darba galdi, mēs redzam, ka tur ir patiesībā ražošanas telpu vai rūpniecisku telpu darba galdi. Tas nav tas keywords, kur jūs gribat būt top pozīcijās, tāpēc ir jāpārbauda atbilstība. Ja? Vai, piemēram, kā es minēju, uzņēmums, kuram nav internetu veikala, grib būt top pozīcijās ar atslēgu vārdu grīdas segumi, bet realitātē jābūt ir e-komercijiem, tu nespēsi rankoties, tāpēc svarīgi tur konkurence, atbilstība, spēja jums to keywordu pacelt, ja tā kā tur ir iemesli, jūs atlasiet atbilstošos keywordus. Tā tiek veikta SERP izpēte, jeb tā kā meklēšanas rezultātu izpēte, kādi atvērumi ir to pozīcijās, kā tie atvērumi izskatās, kāda veida informācija, kādas frāzes tiek lietotas, kā tiek rakstīti taitli, metadescriptioni, izpēta šo savāc, lai jūs varat sagatavot plānu, kā jūs precīzi uzlabosiet savu lapu, atbilstoši gan keywordiem, gan tas, ko jūs redzat meklēšanas rezultātos. Tad tālāk seko atslēgvārdu mappings saucamais, ja jūs apzināties, tad mēs esam izvēlējušies keywordus, kurus mēs rankosim topā, un pretī ir jāsamapo, uz kuriem atvērumiem šiem keywordiem vajadzētu vest. Jo jums ir svarīgi konkrēto keywordu, piemēram, tur nezinu, virtuves iekārta, bet viņš ved uz kaut kādu bloga rakstu, bet īstenībā jūs gribat, lai ved uz atvērumu produktu kategorijām. Līdz ar to, ko mēs darām, mēs vienmēr samapojam ar klientu, saskaņojam, ka, hei, kur ir saraksts, pārbaudi, vai šie keywordi atbilstošam landingam ir. Viņi pasaka, šitas ir, šitas nav, un tad mēs domājam, kā šo keywordu novirzīt uz pareizo atvērumu. Tāds sagatavo, tad mēs esam sapratuši keywordus, mēs esam sapratuši landingus, ejam cauri un mēs iedodam rekomendācijas tam, kā šos landingus uzlabot, jo tad ir jābūt kaut kādai tur keywordiem, tekstiem, kaut kādām tabulām, varbūt cenām, informācijai, lai tad, kad cilvēks ienāk, lai viņš atrod to, ko viņš grib, un arī Google šo skatās, ja jums šīs lietas nav sakārtotas konkrētos landingos. Un bieži vien, piemēram, uzņēmumam ir mājaslapa ar 1000 vai 10 000 produktu, tur 100 kategoriju, jums ir ierobežots budžets, jūs ar visu nespēsiet rankoties, tāpēc jūs izvēlaties tieši 60, piemēram, vai tur 100 vai 120 vai 20 keywordus, un jūs sakārtojat tieši šīs sadaļas pretī, kas ir atbilstoši keywordiem. Nākamais ir atpakaļsaišu plāna izveide. Jums ir keywordi, jūs redzat, kas ar šiem keywordiem rankojās topā, paskatieties, kā viņi ir būvējuši atpakaļsaites, paskatieties, kā jūs varat pieejamo budžetu veidot, sataisa plānu, kas būs, kāds atpakaļsaites jums būs jādefinē. Nākamais tad ir KPI definēšana, jeb Key Performance Indicators, kas ir tas, ko jūs mērīsiet, lai redzētu, vai ir progress vai nav šis te progress. Un, piemēram, tur viens ir atslēgvārdu pozīcijas, otrs ir apmeklētība no Googles, vai ir tālāk kaut kāda šie te lietotāji konvertējās, vai viņi, ko jūs mērīsiet, pirkumus, pieteikumus, klišus uz telefonu numuriem, klišus uz adresēm, pieteikšanos newsletteram, kaut kādas lietas, ko jūs mērīsiet un skatīsieties. Un ceturtā lieta, ko vērts ir noteikti darīt, ir sagatavot bloga rakstu plānu. Jums vēl ir šis lielais saraksts ar keywordiem. Jūs bieži vien uzņēmumi mēģina rankot pakalpojumu sadaļas, tur konkrēts pakalpojumus, produktu kategorijas, produktus, bet tas ir tas, ar ko
jūs strādāsiet, bet ir svarīgi arī domāt par šiem blograkstiem, jo ar blograkstiem ļoti bieži īstenībā diezgan vienkārši var nokļūt ātri to pozīcijās un vilkt šos te potenciālos klientus iekšā savā mājaslapā. Bloga rakstu plāns. Tā lieta, kam es nedaudz vairāk pieskaršos, kāpēc par viņu vispār mēs runājam. Tematiskā autoritāte, tā bija tā lieta, ko es runāju sākumā, minēju, Google arvien lielāku uzmanību pievērš tieši šim tematiskajai autoritātei. Viņa grib redzēt, ka jūs pirmkārt ir kaut kāda lieta, kurā jūs esat eksperts un par ko jūs runājat. Un Google grib redzēt, lai jūs patiešām par šo tematu esiet izveidojuši gan bloga rakstus, gan saturu, gan kategorijas, un tad jūs, piemēram, paņemat tur par degū pelēm, piemēram, tirgojat tur degū pelēm būrīšus vai barību. Viņa grib redzēt, ka jūs esat sarakstījuši bloga rakstus par to, kā iegādāties, kā izvēlēties, kā būri sagatavot, ko barot degū pelēm, ja, kā, tur par viņu pārādumiem, par kā iekārtot tur midziņu, ja, kā tīrīt būri, kā pārvadāt. Google grib redzēt, ka jūs par šīm lietām runājat, un tas ir tas, kas arī ļaus rankoties. Tāpēc veidojiet no tematiskās autoritātes perspektīvas, izplānojiet bloga rakstus un ejiet skatieties Google meklētājā, ir tas People also ask tā sadaļa, citi jautājumi, ko cilvēki meklē, kādus jautājumus viņi uzdod. Tā, ka jūs rakstiet meklēšanas joslā kaut kādu tematu, tur izbirst arī jautājumu čupiņu uzreiz, kā vēl cilvēki meklē. To arī noteikti no turienes varat paņemt idejas, ja. Tad, kad jūs apakšā tur noskrolējat Google meklētājā uz apakšu nedaudz, tur ir tāda sadaļa saistīta ar šo meklēšanas gadījumu, dažādi ieteikumi no Google meklētāja. Tad ir tāds rīks answerthepublic.com rīks, ja, kur jūs ierakstiet savu atslēgvārdu un Google meklētājs parāda, kā vēl cilvēki ar šo te atslēgvārdu meklē informāciju, un tad jūs zināt, ap kādām tēmām rakstīt. Tad ir tāds ahrefs.com rīks, kur jūs varat veikt atslēgvārdu izpēti. Tur ir jautājumus un atbilžu sadaļa, tas frequently asked questions. Var redzēt, kā cilvēki meklē. Tāpēc ir dažādi rīki, caur kuru palīdzību jūs varat izpētīt, kā cilvēki meklē jūs nišā dažādas jautājumus un informāciju. Sakārtojiet attiecīgās grupās, lai jums izveidojas sapratni, ok, par šo es rakstīšu, šie būs bloga raksti, mēs kopā sasaistīsim, un tādā veidā jūs iegūsiet šo te tematisko autoritāti un labākas pozīcijas Google meklētājā. Tālāk stratēģijas ieviešana. Tad, kad jūs esat sagatavojuši šo te plānu, nākamais, protams, šīs stratēģijas ieviešana. Tas, kā es jums iesaku ieviest tieši auditus, SEO audita sadaļa, ir pret šo te Pareto 80-20% principu, ka tātad jums, piemēram, mēs SEO optimizācijas auditu veicam, ja, SEO tehnisko auditu, un izņem cauri, piemēram, 120 punktiem, un bieži vien ir kaut kādas kritiskākās 20 pozīcijas, kuras ietekmē šo te jūsu mājaslapu internetu veikalu, sākat ar šo sadaļu ieviešanu. Jūs varat arī citas sadaļas kārtot, bet reizēm vienkārši jums nav resursu un laiks, sakārtojot kritiskākās lietas, ja. Tad jūs uzlabojiet URL struktūru, slagus, jeb šo te URL adreses beigu daļu sakārtojat iepinot atslēgvārdu, sakārtojat metataitlus, sakārtojat H1 tagus. Šīs lietas noteikti ietekmē uzreiz, kā jums rankosies, vai atslēgvārdi pieķersies, ja nepieķersies. Uzlabojiet saturu pakalpojumiem, produktiem, kategorijām, aprakstiem, ja, bloga rakstus, ejiet cauri, pildījiet šo te saturu, pierakstiet, kur saturs pa maz un tā tālāk. Izvāciet ārā nekvalitatīvo saturu, uzlabojiet saturu, izņemiet ārā to, kas neatbilst jūsu nozarei, tā kā tās lietas, ko noteikti primārās, kas vajag sadarīt, jo tas, kā URL adrese nosaucās, vai tur iekšā ir keywordi, kā ir H1, tagad ir keywordi, nav, ja, tas noteikti ietekmēs to, kā jūs rankojaties. Šīs tās pirmās lietas, ko vajag sakārtot. Ieviesiet jaunas sadaļas, piemēram, ja jūs redzat atslēgvārdus, kuriem jums jārankojās, vai jūs gribat rankoties, bet jums nav atbilstošas sadaļas, uztaisiet jaunas sadaļas, ja? Pievienojiet produktu kategorijas. Mums vienam klientam arī viņš tirgo brilles, mēs viņam sakam, uztaisiet sadaļu saules brilles, ja? Vai, piemēram, saules brilles vīriešiem, saules brilles sievietēm. Iespējams, ka tādu sadaļu vajag. Tad jūs, piemēram, kā es minēju, tur jaunu saturu izveidojiet, ja tur uztaisiet kategoriju aprakstus, produktu aprakstus, uztaisiet jaunus bloga rakstus.
Ko vēl ir svarīgi darīt, ir tas saucamais indeks bloat, ka jums mājaslapai augot, izaug tā mājaslapa ar daudz sadaļām, un Google meklētājs, tā kā tas indeks tiek piedzīts, viņš piekraulo jūsu mājaslapu par tādām sadaļām, kuras nav svarīgas. Vēl, piemēram, tur meklēšanas rezultāti, filtru rezultāti, ko īstenībā nevajag indeksā. Tad caur tādu robotu.txt failu jūs Google varat pateikt, šīs lietas lūdzu nekraulo manā mājaslapā, vai šīs sadaļas nekraulo, ja tur, piemēram, kaut kādas tur nevajadzīgus tur bildes vecas vai vecus produktus vai neaktuālas kategorijas, īpaši caur tieši filtrēšanas rezultātiem. Jo kāpēc tas ir svarīgi? Google ir kaut kāds resurs, ko viņi var veltīt tavas mājaslapas pārmeklēšanai. Un ja tev tā mājaslapa izaug nenormāli liela, bet Google vairs tā kā tur, tas vienkārši viņa negrib staigāt pārmeklēt, viņa sāk izslēgt no indeksa, līdz ar to tā lapa paliek arī smagnēja, tur Google grūtāk pārmeklēt, lielāks resurs nepieciešams, tāpēc ir jātīra šis te indeks bloat, un tā ir arī viena lieta, kas var mainīt jūsu pozīcijas Google meklētājā. Vēl viena lieta no stratēģijas ieviešanas, ir nākamais, ko ir svarīgi darīt. Tad, kad jūs esiet sakārtojuši tās pamatlietas lapā, pielikuši saturu, atjaunojuši saturu, patīrījuši to indeksu, savu mājaslapā, lai Google kaut lietas neindeksē, neskatās nevajadzīgās, ir mājaslapas autoritātes un zīmola stiprināšana. Un ko tas nozīmē realitātē? Atpakaļsējuši izveida no dažādiem resursiem, saucamie backlinki, angļu valodā termins, zīmola atpazīstamības veicināšana un atsauce no dažādiem reāliem un apmierinātiem klientiem, tur atsauksmes, kaut kādi citāti un tā tālāk, lai, piemēram, sociālo mediju posti, kaut kādas liekas lietas. Galvenais, es teiktu tā, atpakaļsaites būvēt no dažādiem resursiem, tas ietekmēs jūsu pozīcijas, un es tur runāšu bišķi precīzāk par šīm atpakaļsaitēm. Zīmola atpazīstamība, to, ko es minēju, un vēl runāšu par to arī vēlāk, tieši par to atpazīstamību, ka Google arī skatās, kā jūsu zīmolu piemin citos rezultātos, vai jūsu zīmolu meklē Google meklētājā. Cilvēki dzird reklāmu, rādio, televīzijā, redz kaut kur kaut kādos pasākumos, pēc tam iet googlē jūs. Tās arī Googles acīs pateiks, vai jūs esat autoritīvais resurs, vai brands, vai zīmols, vai jūs neesiet. Tāpēc šīs lietas, lai cik paradoxāli, arī ietekmē to, kā jūs rankosieties Google meklētājā. Runājot par, un šis tāds iestarpinājums šeit stratēģijai tieši par atpakaļsaišu būvēšanu, jeb backlinku būvēšanu, tas, ko saka, ka speciālisti, un cik mēs arī paši skatāmies, ka no visiem rankošanās faktoriem neskaitāmiem, ko es minēju iepriekš, atpakaļsaites sastāda plus mīnus 25%. Tas nav tā, ka vairs mūsdienās tu uztais lapu, būvē agresīvu backlinkus un dabūsi to pozīcijas. Ir jāveic daudz dažādas aktivitātes, bet backlink noteikti ir joprojām svarīgs signāls. Un jebkurā gadījumā tu vari mājaslapā sakārtot daudz dažādas lietas, bet ja netiks veidotas vērtīgas atpakaļsaites, tad būs grūti ieņemt to pozīcijas. To mēs esam redzējuši. Arī mēs darām tā, ka sakārtojam tehniski, sakārtojam saturiski, jo reālus, tur H1, bildes, teksti, un tad mēs būvējam backlinkus, un mēs redzam, ka tehniski sakārtojot lapu un saturiski ir jau kāpums pozīcijām, jo mēs keywordus trakojam no pirmā soļa, kā sāk sadarbību, un tad mēs redzam sakārtotu daudz lietas, tas atslēgvārdu kāpums uzreiz redzams. Tad, kad sāk backlinks būvēt, tad ir vēl daudz lielāks kāpums, tāpēc bez backlinkiem neiztikt, tas ir nepieciešams. Backlinku šo te signālu grūti aizstāt, jo Google tur ir vesela filozofija par tiem backlinkiem, tas ir pašos pamatos algoritmam. Google ir bijis šis te backlinku signāls, lai saprastu, cik jūs lapa ir autoritīva un vai atslēgvārdus rankot to pozīcijās vai nerankot. Šo signālu grūti aizstāt, viņš ir grūti manipulējams signāls un prasa lielus resursus no uzņēmuma, tāpēc arī mēs piedāvājam šādu pakalpojumu, šo backlinku būvēšanu, lai jums par to nav jādomā, bet tas ir svarīgi. Google arī cītīgi izlaiž updateus, tāpēc, lai ar spamu cīnītos, tāpēc šī backlinku būvēšana ir svarīgs faktors un svarīgs uzdevums, kas jādara, šis svarīgs faktors, bet tur nevar čītot ar sliktas kvalitātes backlinkiem, un par to ir jādomā un jādara gudri un stratēģiski. Tas, ko arī minēja jau, ka Google ir minējusi kaut kādos video, ka backlink būvēšana joprojām tā kā vairs nav top 3 rankošanās faktors, bet tad, kad jūs veicat lielu sarežģītu atslēgvārdu meklējumu, tad jūs redzēsiet, ka bieži vien joprojām topā rankojās tā kā augstas autoritātes domēni ar augstu domēnu reitingu, kas nozīmē, ka backlinku svarīgums joprojām nav nekur pazudis, un tas ir aktuāls.
Par proporcijām es jums pastāstīšu aptuvenās proporcijas, bet tas nav tā kā akmenī iecirsts, par šo es tā kā neuzņemos atbildību, jo tas backlink būvēšana nav tik vienkārša, teiksim tā, straightforward aktivitāte, bet es jums iedošu pilnos punktus, lai jūs saprotat, kā apmēram notiek tā proporcijas veidošana. 10% digitālais PRs, ka jūs tiekat pieminēts dažādos resursos, dažādos rakstos, piemin jūsu zīmolu, protams, arī ielikt backlinku, bet tiek runāts arī par jūsu zīmolu. Ir tas, ko jūs pārdodat kopā ar zīmolu. Tad ir 5% Haro, jeb Helping a Reporter Out, kur arī bija pagājušajā nedēļā man uzrakstīja viens medijs un prasa komentāru par e-komerciju. Reportieri vai žurnālisti veido saturu, viņi grib, lai jūs iedodat kaut kādu komentāru, tur jūs pieminēs kopā iespējams ar citiem konkurentiem, bet ir svarīgi iedot šo te viedokli, un tādā veidā jūs tiekat pieminēti vai kā speciālists vai kā zīmols, un tas Googlē arī, no turienes jūs dabūjat backlinku, tas atkal ir kaut kāds signāls Googlē, ka jums ir autoritāte. Viesu bloga raksti, guest post, ja, ka jūs rakstat bloga rakstus un ievietojat dažādos ar jūsu nozaru saistītos resursos un liekat iekšā linkus, un šie linki ved uz jūsu mājaslapu, un tas dod Googlē signālu, ka hei, šādā veidā skaidri redzams, ka šis resurss ir autoritīvs un jūsu internetu veikals vai mājaslapa iet uz top pozīcijām. Tad ir 30% dažādu šo te linku ievietošana dažādos citos rakstos jau internetā pastāvošos. Nevis jūs veidojat no nulles kaut kādus rakstus, ja, bet jūs tā kā ieliekat atrodat tematus vai rakstus internetā jau, par kuriem citi raksta, saka, hei, ieliec manu linku, es tev tur, nezinu, pierakstīšu vērtīgu informāciju, komentāru klāt, ja, šādā veidā. Tad 3% direktorijas, dažādi tur 188, tur ZLs, dažādas citu biznesu katalogos, ja, tur, piemēram, Tirdzniecības rūpniecības kamerē ir biedru saraksts, ja, dažādos katalogos jūs ieliekat informāciju par savu uzņēmumu, zīmols, apraksts, links uz jūsu mājaslapu, un tad ir 2% linku apmaiņa, jeb links exchange, jums kaut kādi spečuki pazīstami, hei, ieliec savā mājaslapā linku, es ielikšu savā mājaslapā linku, mēs apmainamies savā starpā šiem backlinkiem. Un šī tāda trivializēta pieeja, tā kā versija, ko es jums izstāstu, tas pasākums ir komplicētāks, bet tad, kad jūs sakārtojat mājaslapā šīs aktivitātes, tad jūs veicat šīs te soļus, un tas nav vienreizējs pasākums, tā kā vienreiz izdara, bet to tā kā sistemātiski būvē šos te backlinkus caur dažādiem resursiem. Tāpēc es arī iepriekš minēju, ka backlinki ir tāds diezgan sarežģīti tā kā manipulējams pasākums un prasa diezgan lielu resursu, lai jūs to darītu. Un par zīmolu atpazīstamību, jo tas, ko arī minēju par to, ka tas ir svarīgi, Google skatās tam, cik daudz jūs zīmolu meklē, un ja daudz meklē jūs zīmolu, iedarbojas jūs zīmolu, jums iet tur radio reklāma, cilvēki nāk Googlē pēc tam meklē jūs, vai sociālos mediju profilos jūs izplatiet saturu, cilvēki runā, liek tur hashtagos jūs, digitālais PRs, dažādi, nezinu, tur kaut kādas kampaņas, akcijas, kur runā par jūsu zīmolu. Tas viss veicina šo te autoritāti, un rezultātā tas noteikti daudz labāk rankos jūsu atslēgvārdus top pozīcijās. Un fakts, ka 2024. gadā prognozēja, ka SEO nozarē uzmanība būs veltīta ne tikai tam, kurā pozīcijās ir tava mājaslapa, un kurā viņa parādās to pozīcijās, bet arī liela nozīme būs tam, ka uzņēmums ir atrodams arī citās platformās. Tad tas nav vairs to, ka tikai mājaslapa. Daudzi jau arī liek tur uz sociālos tīklos informāciju, bet ir svarīgi to aktivitāti veicināt un tā kā darīt biežāk tur, nezinu, tur LinkedIns, Facebooks, TikToks, Instagrams, vēl dažādās platformās būt, komunicēt un cilvēku prātos palikt. Tādējādi Google piešķir lielu nozīmi informācijai par uzņēmuma atpazīstamību, reputāciju visās šajās te formās un kopējā tajā digitālajā vidē, visā kopējā lielajā bildē. Un tad sestais, visā šajā lielajā kopējā stratēģijā, es viņu kā minēju sesto, bet tā kā beigās, ir svarīgi jau pašā sākumā sākt atslēgvārdu pozīciju atsekošanu, vienkārši tā, ka jūs veiciet sev optimizāciju, vienmēr sekojiet līdz atslēgvārdu pozīcijām, sākot ieliekat tur serankings, akurankers, tur ahrefam, dažādiem rīkiem, ir šī iespēja atsekot jūsu pozīcijas Google meklētājā,
sākat optimizēt, paņemat keywordus, ieliekat iekšā rīkā, veicat savas aktivitātes, tur lapā, linkus, iekšējos linkus, ārējos linkus, backlinkus būvējiet, saturu papildiniet, bloga rakstus rakstiet un skatieties, kā šie keywordi aug. Ja aug, visi forši, turpiniet darīt, neaug, veiciet korekcijas, nepieķerās, veiciet korekcijas, krīt lejā, veiciet korekcijas, bet skatieties datos un veiciet balstoties šajā visā korekcijas. Tā kā tas ir svarīgs piemērs un rekur svarīgs faktors un arī piemērs, kā tā atsakošana notiek. Sākumā redz pozīcijas zemākas, jo tikko sākts aktivitātes, veic auditu, salabo, uzbūvē saturu, būvē backlinkus un redzēt, kā atslēgvārdu pozīcija vienkārši turpina kāpt uz augšu soli pa solim. Tātad, izejot SEO stratēģijai cauri, tas, ko es gribu jums iedot vēl tādus galvenos blokus, uz ko tādas prioritārās tādas kā sekcijas, uz kurām fokusēties. Tādēļ mēs iziesim cauri nākamajos soļos un izrunāsim, uz ko fokusēties 2024. gadā. Šo te printscreenu es dabūju, ir tāds kanāls, saucās SEO Truth, kur ir ļoti labs materiāls. Man patīk, ko tas Džeks stāsta, un tas, kā viņš to pasniedz, viņš runā, kā saka, tieši un konkrēti, nevis kaut kādas tur vispārīgas tēmas. Šo es daudz neiešu, jo īstenībā runājot par SEO stratēģiju, es jau šīm te lietām pieskāros, bet tad no visiem šiem neskaitāmiem signāliem divi lielie bloki, kas noteikti ietekmēs to, kā jūsu mājaslapa interneta veikals rankosies to pozīcijās. Satura kvalitāte jūsu mājaslapā un internetu veikalā, un otrs ir domēna vai jūsu zīmola autoritāte. Un tad šo te visu sadalot, pirmkārt jūs, protams, uztaisīsiet mājaslapu internetu veikalu, uztaisīsiet struktūru sadaļas, tehniski atbilstošas, tas, ko jūs darīsiet. Uzrakstīsiet saturu un Google skatīsies jūsu satura EEAT, Experience, Expertise, Authoritiveness un Trustworthiness, tātad cik jūs esat uzticams kā avots, vai jūs esat spēčuks vai nē, informācijas unikālā perspektīva, vai jūs spējat pienest pievienoto vērtību ar jūsu saturu. Tad ir šis te NLP, jeb šie saistītie keywordi, piemēram, jūs rakstiet bloga rakstu, runājiet par Miami pludmalēm, Google sagaida, ka jums nav viss raksts optimizēts tikai uz Miami pludmale, bet arī rakstat par karstumu, sauli, smiltīm, zilu okeānu, par Miami un tā tālāk saistītiem keywordiem jābūt, lai Googles mākslīgam intelektam labāk ir saprast, par ko jūs runājat. Lapas ielaides ātrumam, kontents, kurš jums ir vai nav nepietiekams, tas ietekmēs arī to, kā cilvēki pavada laiku jūsu lapā. Šīs te visas lietas veido šo te satura kvalitāti, kas Google lielā bildē pateiks, šitie labi, šito varētu rankot. Bet otrs bloks lielais, kas noteikti ietekmēs jūsu spēju rankoties, noteikti ir domēna autoritāte, kas nozīmē backlinku kvalitāte, tas, ko citi internetā runā par jūsu zīmolu, vai jums, es jau iepriekš minēju par visiem tiem faktoriem, vai jums kaut kādos rakstos piemint, bloga postos, LinkedInā, Facebookā, tur, TikToks, visādās sociālās platformās, dažādās direktorijās, tas, cik daudz cilvēki brandu jūsu meklē, tad arī netiešā veidā radio reklāma un jūsu branda atpazīstamība, televīzijas reklāma, visādi, ka cilvēki jūsu brandu, piemēram, zinu, logus ražo staļi. Ja cilvēki meklē jūsu brandu, dzird radio reklāmu, dzird jūsu brandu, uzreiz meklē Googlē, tad cilvēki Google uzreiz saka, ok, interesanti, šo zīmolu meklēt, tas nozīmē, ka cilvēki viņu zina, viņam ir autoritāte, jo tas ir tāds sociāls signāls, kas Googlei, ko iespējams viņa pēc tam pārvērš, ok, šis ir autoritīvs resurss. Domēna vecumam ir nozīme, pilnīgi jaunam domēnam grūtāk rākoties nekā domēnam ar 5 gadiem, kurš ir content scale, ar kādu apjomu jūs ražojat šo te saturu, cik daudzās vietās tiek saturs radīts, un domēna ratings, Google skatās, cik daudz no dažādiem resursiem, kādiem resursiem ir backlinki, līdz ar to šie te visi faktori rada šo te domēna autoritāti, un tad ir tā e-komercijas platforma vai mājaslapa, kurā ir saturs ar visām atbilstošiem signāliem parametriem, un tad Google skatās, kā izpildās no ārpuses pārējie signāli, un tad, protams, daudzi vārdi un sadaļas rankojās top pozīcijās. Runājot par tātad vienu no lietām lielām, uz ko ir svarīgi fokusēties un par ko ir svarīgi domāt, ir mākslīgā intelekta ģenerēts saturs. Un tas ir tas temats, par ko daudzi lauž šķēpus un nezinu, ko ar to darīt. Noteikti mākslīgā intelekta ģenerētu saturu jūs varat izmantot kā palīgu, bet ne kā, lai uzģenerētu pamatmateriālu,
bet ir svarīgi pārlasīt saturu, piekoriģēt saturu, pievienot savu pieredzi šajā saturā, pievienot tabulas, grafikus, informāciju, savas bildes, tur video, papildina, svarīgi ir radīt pievienoto vērtību, ja, personīgiem stāstiem, eksperta viedokli, unikālo pieredzi. Līdz ar to es parādīšu piemērus, ja cilvēki daudz kļūdu pieļauj vienkārši brutāli ģenerējot mākslīgu intelektu saturu, liekot iekšā, uzbūvēt lielas lapas, auga apmeklētība, Google palaid update un lapas nogāzās. Pamatu ideja – ģenerējiet ar mākslīgo intelektu saturu, bāzi, un tad ejiet viņu bagātināt, piekačāt, jo Google pēc savās vadlīnijās saka, ka viņa neiebilst mākslīga intelekta radītam saturam, bet viņai ir svarīgi, lai šis saturs būtu kvalitatīvs ar pievienoto vērtību, jo mākslīgais intelekts bieži vien rada saturu balstoties uz to, kas ir internetā, un tur nav nekādas pievienotās vērtības. Rekuri piemērs, mēs arī eksperimentējam ar kolēģi, ar bloga rakstiem, mēs paši uztaisījām mākslīgu intelekta, vienkārši būvējām šo te GPT botu, iebarojam informāciju, un viņš uzģenerēja visu sev labai praksē atbilstošu saturu, bet mums tāpat viņš ir jāpapildina. Tas, ko noteikti sarkanie karogi, nedrīkst publicēt tikai mākslīga intelekta ģenerētu saturu, jo tas viss beigsies slikti. Rekur ir no viena bloga raksta citāts, tas, kas notiek, bija viens laiks, ka LinkedInā cilvēki haipoja un jūsmoja, kā manu blogam māku apmeklētību, es tik ģenerēju mākslīgu intelektu, un pēc tam tas viss mainījās, rekur ļoti daudz blogi vienkārši gāja uz leju, pēc tam, ka Google izlaida vasaras beigās updateu, kas ar mākslīgu intelektu saturu diezgan viegli tiek galā, un rekur ir šis citāts, ko tajā blogā cilvēks teica, "This happened with the majority of the blogs that were practicing AI content without genuine knowledge of their content", ka cilvēki rakstīja par lietām, par kurām viņi nesaprot. Un viņš saka, ka if you fail to provide value to your readers, writing unique content, tad jūs tā kā dabūsiet iekšā. Tad jums vajag radīt arī šim te saturam pievienoto vērtību. Rekord smuki cilvēkiem kāpa lapas. Pagājušā gada rudenī no sērijas iznāca GPT, viss tur forši. Pagājušā rudenī, pirms tam jau sāka iznākt, cilvēki, tas jau nebija 20, tas jau 22. gads, bet iznāca mākslīga intelekta rīki, cilvēki ģenerē ātrumā saturu un redz visas tās lapas beigās, gada beigās gāzās lejā, jo netiek pienesta pievienotā vērtība. Un arī tas hypes bišķiņ par to GPT krītās, cilvēks sāk saprast, ka tas nav tāpat easy peasy ar viņu ģenerēt saturu un vienkārši iznīcināt pirmās pozīcijas, dabūt, ko jūs gribat. Tas nozīmē, jūs uztaisiet bāzi un nesat pievienoto vērtību. Tas ir svarīgi, bet noteikti ChatGPT un mākslīgais intelekts jums ļauj ātrāk kustēt, radīt saturu to bāzi, un tad tas ļauj jums tā kā kustēt un ražot lielākā mērogā, bet jums jānes sava personīgā pieredze. Otrā lieta tāda lielā, uz ko ir svarīgi fokusēties 24. gadā, integrējiet Google maksas reklāmas savā mārketinga stratēģijā. Man bieži vien uzņēmēji prasa, ja mēs sāksim nodarboties SEO, varbūt mums nevajadzēs tērēt maksas reklāmās. Es saku, tas tā nav, jo, un es parādīšu nākamajā slaidā, mēs redzam datos, Google Analytikā var redzēt, ka es stāstīju, ir tas saucamais pircēja ceļš, ka nav tā, ka cilvēkam vajag un cilvēks pērk, cilvēks no sākuma izpēta informāciju, apzina problēmu, tad skatās piegādātājs, iespējamo risinājumu, tad izvēlās piegādātājs, iespējamo risinājumu. Un tas, ko jūs redzat, kur dati ir no viena Google Analytics konta, kur redzams, ka cilvēki nepērk vienreiz ienākot lapā. Ir daļa, kas pērk vienreiz ienākot lapā, bet liela daļa staigā vairākas reizes, staigā rekur patiešo, caur maksas reklāmu, ienāk caur maksas, aiziet prom, nāk caur organiku, jo ienāk caur organiku, redz cik vairākas reizes uz priekšu apakaļ. Un tas, ko rekur nākamais slaids, ko es jums rādu, Analytikā var redzēt 4. tādus saucamos touchpointus, early touchpoint, mid touchpoint un late touchpoint. Tas, ko mēs redzam caur datiem, ka ļoti lielā gadījumu skaitā cilvēki mājaslapā ienāk sākuma posmā tieši caur organiku. Viņi jūs atrod, uzzina par jums, iepazīst jūs, izlasa blogu, vēl kaut ko papēta. Un liela daļa early touchpoint ir tieši caur organiku. Un arī nedaudz caur maksas reklāmu. Tie, kas redz to slaidos, redzēt tur sociāliem, middle touchpointā joprojām daudz caur organiku. Late touchpointā lielu daļu tieši tā maksas reklāma tā kā nokož līdz galam. Līdz ar to, ja jums nebūs šīs reklāmas priekš late touchpoint, tad tur bieži vien konkurenti paņems jūsu uzsildīto, izglītoto klientu, un mūsu klientiem 90% miksē šīs te maksas reklāmu ar bezmaksas reklāmu, un tikai tas nav, ka viens kanāls ir labāks. Es vienmēr tā saku,
nav labākā rīka vai risinājums, katrs rīks ir paredzēts savai situācijai, tāpēc to svarīgi noteikti paturiet un integrējiet iekšā savā SEO optimizācijas stratēģijā arī maksas reklāmu. Nākamais ir noteikti attīstiet video saturu, kontentu, bagātīgu video saturu, jo mākslīgais intelekts tuvākā laikā nepārņems video satura izstrādi, un cilvēki joprojām dodās uz YouTube kā uz platformu, kurā meklē risinājumus, kā izdarīt to. Mums arī pašiem atslēgvārdu izpēte, mums ir gan blogaraksts, gan arī YouTube video, un tas, ka mākslīgais intelekts noteikti, protams, ka var kaut kādi avatāri ģenerējas un tā tālāk, bet jums patīk skatīties cilvēku, kurš jums stāsta, nevis vienkārši mākslīgā intelekta robots kaut kāds, kurš vienkārši kustina lūpas, mēģina radīt to personīgo pieredzes sajūtu, bet tas tā nestrādā. Tādēļ veidojiet video saturu, balstoties atslēgvārdu izpētē, skatieties, ko cilvēki meklē, un veidojiet ap šo informāciju arī praktiskus video materiālus. Un, piemēram, ierakstot atslēgvārdu izpēti, piemērs, kur mums to pozīcijas pārņemam mēs gan ar 2 video, gan arī organiskais blogs rankojās, tur atslēgvārdu izpētes video, kur arī mūsu video, tur 1, 2, 3, 4 video rādās, ja tur lokālā SEO optimizācija, kur 1, 2, 3, 4 video rādās un uzreiz. Tāpēc video noteikti ir daļa svarīga stratēģija un noteikti integrējiet video saturu savos blograkstos. Cilvēki atradīs ar atslēgvārdiem jūsu blogarakstus, bet pēc tam viņi apstāv savu video, es nocīšos arī video, un tādā veidā caur blogarakstu jūs ievelkat, jo Google noindeksējusi, cilvēks pārlasa, paskatās, bet viņš saka, es labāk nocīšos video, līdz ar to jūs veidojat personīgu kontentu, personīgu sajūtu, cilvēks skatās šo video, un viņš iepazīst jūs, un tādā veidā jums rodas kaut kādas sajūtas, ok, es varētu šo džeku vai dāmu sazināties un sarunāt sapulci vai tikšanos un tā. Tas, ko svarīgi paskatieties Google Search konsolē, kur tur mums arī bija situācija, un arī citiem klientiem redzam, ka kaut kāda iemesla dēļ Google, tur ir tehniska nianse, kaut kāda iemesla dēļ Google sāka video nenoindeksēt lapām, un daudziem mājaslapās nāca cilvēki iekšā caur video saturu, bet pēkšņi tas krītās, un tur ir Google bija gļuks, kura dēļ Google vairāk tā kā neredz šos te video, kaut kādiem dēļ tā kā lasot šo atvērumu pārprot un vairs neredz to saturu jūsu mājaslapā, un pēkšņi tas keywords izkrīt ārā, to Google to video paņem kā pirmo elementu, un mums arī bija piemērs, ka mums bija kaut kad oktobrī pēkšņi izkrīt ļoti svarīgs atslēgvārds no top pozīcijām, un es nesaprotu, kāpēc mums ir labākais raksts nozarē, mums ir backlinki tur būvēti, es neredzu iemeslu, kāpēc, lai viņš izkristu, nevis pakrītās, bet vispār pazūd. Un tad kolēģis Twitterī ieraudzīja viena cita SEO speciālista komentāru, un izrādās, ka tur bija problēma ar video, no sākuma izņēmām, uzreiz keywords uzliec augšā. Tad mēs savādāk pārtaisījām, nielikām iekšā, un rezultātā uzreiz keywords atliec atpakaļ augšā. Tāpēc pastieties Search konsolē, un kur arī vienam uzņēmumam no mēbeļu nozares bija līdzīgi, keywords izskriet ārā, mēs sakam, izņem video, izņem ārā, video parādās, tas blograksts, atvērums parādās to pozīcijās, un tur video vienkārši jāpārtaisa. To noteikti paskatieties. Nākamā lieta, tāda lielā, ko es arī minēju iepriekš, fokusējieties uz SEO optimizāciju kā uz tādu ekosistēmu. Nevis vairs tikai tur struktūra, mājaslapa, teksti, backlinki vai tur keywordi, bet tagad ir vesels tāds kā pilna pieredze no pirmās dienas, kad cilvēkam vajag jūsu produktu vai pakalpojumu, viņš sāk pētīt vispār, skatieties, kāds ir jūsu mājaslapas tehniskais stāvoklis, vai jūs komunicējat sociālos medijos, klientu atsauksmes vāciet, publicējiet mājaslapā. Mēs arī tā kā liekam iekšā, kā, varbūt piemēru parādīt, to es parādīšu, kā izskatās, ja? No Google My Business Page dažādos formātos var integrēt iekšā, kur, piemēram, automātiski no Google My Business Page tiek izvilktas atsauksmes un atrādās šeit, vai, piemēram, staigā pa lapu, ik pa laikam parādās pop-upiņš, ja? Tas ir social signāls, kādēļ cilvēks varbūt paliks ilgāk mājaslapā un skatīsies saturu un informāciju. Backlinki, saturs, lietotāja pieredze, dizaina kvalitāte, skatieties uz SEO optimizāciju, kādu uz tādu veselu kopumu, kā uz tādu ekosistēmu, jo vēl tas komentārs par to kopējo lietotāju pieredzi, jūs sākat, piemēram, uzņēmums pieņem lēmumu, mēs gribam būt atrodami Google, mēs gribam, lai cilvēki atrod, lai mēs rankojamies, un tas vairs nav tikai par to, kad ar keywordiem rankojaties, tur mainās arī meklēšanas rezultāti, jūs ar video varat rankoties, ar bildēm, visādos veidos jūs rankosieties ar produktiem,
un jūs sakat, ok, mēs sāksim strādāt uz to pozīcijām, un jūs sākat soli pa solim uzlabot savu lapu, uzlabojiet keywordus, uzlabojiet URL struktūru, sakārtojiet dizainu, sataisiet saturu, šogad sataisiet šito stūri, tad jūs sataisiet to stūri. Tas ir par tādu konstantu, regulāru mājaslapas vai internetu veikala, tā kā par kvalitātes celšanu, attīstīšanu, soli pa solim sistemātiski, un jums arvien vairāk un vairāk keyword rankosies top pozīcijās. Arī vēl viena lieta, tad lielais bloks ir saucamais helpful content, un tagad rudenī iznāca šis te helpful content updates. Neatceros, vai augustā vai septembrī, vienā brīdī viņš bija, un ļoti daudzas lapas, kuras labi rankojās, vienkārši nogāzās lejā. Un es jau sākumā tur rādīju to diskotēku, kā tās tie keywordi un pozīcijas gāžas augšu uz leju, bet noderīga satura, helpful, tiešām cilvēkam noderīga satura radīšana būs tā lieta, kas jums palīdzēs pārvarēt šos te updateus. Un es runāju ar citiem nozares speciālistiem, SEO, nozares aģentūrām, klientiem, uzņēmējiem. Mēs sapratām, ka dabu iekšās tie, kas vienkārši tā kā tupa, backlinkus būvēja, bet nedomāja par satura uzlabošanu, bloga rakstiem, personīgo pieredzi, un uzvarēja tie, kas cītīja un sistemātiski veidoja saturu savām mājaslapām, tādu, kas ir palīdzis, pienes vērtību, pievienot un tā tālāk. Tātad, oriģināls saturs ar pievienoto vērtību, nevis pārrakstīt to, ko jau citi internetā ir rakstījuši viens pret viens, jā. Liekat savu pieredzi, taisiet bildes, tabulas, apskatus, printscreenus, atsauksmes klientu, visas tās lietas. Radiet uzticamību satura autoram, atsaucieties uz ārējiem avotiem, no kurienes jūs esat ņēmuši informāciju, pieliekat aprakstu to apakšā, saliekat uzņēmumu rekvizītus, lai tiešām redz, ka jūs esat autors, ja citur kaut kur rakstiet, dodieties uz semināriem, uzstājieties semināros, rada to uzticamības momentu jūsu saturam. Jo Google noteikti svarīgi, kas ir rakstījis saturu, kā tas saturs ir radīts un kāpēc tas ir radīts ar kādu nodomu. Tāpēc svarīgi to visu zināt, un nekur ir apakšā linki, kā strādā šis te helpful content sistēma un kas ir helpful content Googles izpratnē. Tāpēc šīs ir liels bloks. Es daudziem klientiem saku, un es jau teicu sākumā šeit lekcijai, jūs nestāsiet man to, kāpēc jūs nevarat radīt, vai jums tur ir sarežģīta nozare. Neviens cits nespēs to radīt. Tam nav nozīmes. Google grib to, man to nestāstiet. Es to saku, ja jūs paši radīsiet savu unikālo kvalitatīvo saturu, kas patiešām palīdz cilvēkam, Google jūs apbalvos, cilvēki nāks pie jums, un Google jūs parādīs top pozīcijās. Un tad vēl viens lielais bloks ir šis te EEAT, un es arī rādīju, tur kā mainījies ir šis izsvārstījums starp signālu svarīgumu, expertise, authoritaveness un experience un trustworthiness, tas rada to uzticamību jums kā resursam, jo Google ir svarīgi, lai cilvēki dabūja pareizo saturu, līdz ar to first hand experience, tiešā tā kā pirmās rokas pieredze, nevis vai nu tiešā veidā jūs lietojat, vai jūs aiziet pie speciālista, pasakiet, lai viņš izstāsta, ko viņš domā, un atsaucieties uz viņu par tēmu produktu, jā. Expertise, ka jūs esat satura speciālists savā nozarē. Es esmu, piemēram, tur SEO speciālists, e-komercijas speciālists, es savā nozarē arī tā pozicionējos, un Google redz manu saturu. Viņi saka, Edgars jau ir tur 11 gadus nozarē, viņš taisīs daudz saturu, materiālus, lekcijas, tur podkāstu, video, lekcijas un tā tālāk. Viņi saka, ok, šis džeks, to, ko viņš raksta, es varu diezgan ātri rankot top pozīcijas, tāpēc, ka cilvēki nākuši, lasījuši viņa tekstus, atzīst tos tekstus, tur mums ir pat kaut kādos, tur nezinu, augstskolās materiālos liek mūsu kontentu, ja. Un autoritāte Google grib redzēt to, ka jums ir nevis viens raksts, bet jums ir 100 raksti par šo tēmatu, piemēram, vai varbūt 50 raksti, ja. Tāpēc, un šīs lietas Google skatīsies kopā, ok, unikāls saturs, ekspertīze, helpful content, un tas noteikti palīdzēs. Reku īstenībā par šo EEAT ir pilnā versija 168 lapas. Gribat, ejiet lasiet detaļās, bet lielā bildē tā tas ir. Tematiskā autoritāte. Šis citāts ir, šo citātu uzģenerēja ChatGPT. Es viņam lekcijas gatavošanas laikā uzjautāju, hei, uzraksti saviem vārdiem, kas ir tematiskā autoritāte. Bet vienkārši pārtulkojot, ja, piemēram, jūs esat speciālisti, mēs esam, piemēram, e-komercijā un SEO optimizācijā, tad mūsu bloga rakstā mēs augšā taisam par SEO, tur on-site, off-site, tehnisko SEO, tur atslēgvārdu izpēti, WordPressu, digitālo mārketingu kā tādu, SEO eksperts, SEO stratēģija,
visiem šiem vārdiem mēs taisam kontentu, lai Google redz, ka mums mājaslapā e-komerci.lv ir vesels bloks, kas runā par šīm tēmām, krustām, šķērsām. Tas rāda Google acīs, ka šis resurs, salīdzinot ar citiem uzņēmumu mājaslapām, internetveikaliem, ir autoritīvs, tāpēc, ka viņi par to runā un cilvēki arī nāk un lasa šo te materiālu. Tipiskākās kļūdas tematiskās autoritātes satura veidošanā. Viena noteikti raksta pārāk plaši par dažādām tēmām, raksta par nišām, kurās cilvēks nav eksperts, vienkārši tikai tāpēc, lai apmeklētājus dabūtu. Netiek būvētas atpakaļsaites uz saturu no citiem resursiem, atšķirīga satura kvalitāte dažādos rakstos. Tā ir viena kļūda, ko cilvēki pieļauj, ka viņi sataisa pāris bloga rakstus, bet viņi neuzlabo visu blogu vai mājaslapu kopumā. Jo Google, piemēram, jums ir 10 bloga raksti, 5 kvalitatīvi, 5 nekvalitatīvi. Google šo saprot, Google saka, jums no 10 punktiem ir 5, citam ir 8 kvalitatīvi, viņam 8 punkti. Līdz ar to lielāka iespēja, ka viņu rankos, tāpēc, ka viņam kopējā bildē lapa ir kvalitatīvāka un saturs. Tad netiek veiksmīgi pielietots iekšējās saites, kas ir svarīgi. Google patīk redzēt, ka tēmati savā starpā ir sasaistīti ar dažādām saitēm, ka veidojas tāds kā tēmatu kopums, kas savtarpēji linkojās, un rezultātā arī labāk rankosies tie saucamie content silos, jeb content hubi. Tas, kad cilvēki mēģina rankoties vienā rakstā uz pārāk daudz atslēgvārdiem, tas noteikti nenāks par labu jūsu spējai rankoties. Atslēgvārdu kanibalizācija, šis tāds interesants. Tas arī ir hints visiem, ka mums viens klients, kurš ražo šuju zīmējumus, ja viņi veido dizainu zīmējumiem, kurus šuju uz apģērba, un viņam embroidery designs saucās, mašīna embroidery designs, un uzņēmums ir par šo lapu, un viņi paņem šo keywordu un vienkārši sāk bliest bloga rakstus ar vienu keywordu. Un problēma tajā, ka jums grūtāk rankoties, jo Google, uz kuru atvērumu man šo te keywordu rankot, un tas šis keywords lēkās starp atvērumiem visu laiku, Google ir apmulsusi, kurš ir īstais galvenais, ar ko salīdzināt ar citiem, un tas šis keywords nerankojās. Tā tas nestrādā, to nedariet. Tur ir bišķi savādāka stratēģija, kā jādara, šī saucās kanibalizācija, ka jūs ar vienu keywordu kanibalizējiet visu lapu, un tad katrs tas atvērums pats sev šauj kājā un neļauj rankoties. Kļūda noteikti optimizēt mājaslapu tikai priekš Google meklētāja. To noteikti nedariet. Primāri cilvēkam, domājiet par cilvēku, palīdziet cilvēkam pabeigt, un tikai tad viņa atbildes atrast, pabeigt, meklēt risinājumu, nevis tikai priekš Googles. Un veido liela apjoma saturu pārāk daudzās nišās. Ja, piemēram, mēs būtu e-komercija un mēs rakstītu, nezinu, par suņu kaķu apkopšanu, tāpēc, ka cilvēki meklē un viegli rankoties. Dabūs pa biksēm no Google meklētāju. Un šeit vienkārši piemērs, kā izskatās lapas, kuras raksta par daudzām tēmām, kuras viņi nesaprot, kur organiskais trafiks kāpa, un pēkšņi viss vienkārši nogāzās lejā, tik tāpēc, ka tās lietas nedara. Citas kļūdas radot saturu noteikti tikai mākslīgi ģenerēts saturs, kas tiek ielikts bez pievienotās vērtības, fokusējās tikai uz atslēgu vārdu, lai rankotos, pārbāž to kontentu ar vienu keywordu, slikta lasāmība, slikti salasāms saturs, maziņš, kontrasti, viss vienā palagā, nav struktūras viņam, ja. Tiek pieļautas gramatiskas kļūdas un interpunkcijas kļūdas, pliekans saturs, bez pievienotās vērtības, cilvēks izlasa kā priekš SEO uzrakstīts, kaut kas izstāstīs, bet reāli cilvēks neko neiemācās, vienkārši viņš saprot, man tāpat jālasa saturs kaut kur citās lapās, tāpēc, ka es īsti tāpat nesaprotu, par ko tur īsti bija runa un ko es tur no tā darīt varu. Vecs saturs, kurš tam atjaunots, izticējis, ja es redzu, joprojām meklēšanas rezultātos cilvēkiem ir tur atslēgvārdu izpēta 2022. gadam. Tā kā sen jau 24. gads ir. Pārāk garš saturs bez vajadzības. Reizēm cilvēki saka, ka pārāk garu saturu tu vairs nerankosies, tā tas gluži nav. Ir jāsaprot, ko tu gribi. Piemēram, apstieties, mums ir raksts, kas ir SEO optimizācija, vai SEO optimizācija, ierakstīsiet Google, atradīsiet pirmā vietā, vai ierakstīsiet atslēgvārdu izpēti, atradīsiet mūsu rakstu pirmajā vietā, un interesanti tas, ka no pārējiem visiem top pozīcijās ir īsi raksti. Vajadzētu mums sliktāk rankoties, jo mums ir baigi garš raksts, bet mēs pēc būtības esam centušies cilvēkiem palīdzēt ar saturu, nevis vienkārši rakstot palagu. Mums vienkārši, lai noklātu tēmu, izstāstītu, kā veikt atslēgvārdu izpēti, vai kas SEO, mums sanāca tie 3 vai 4 vai pat 5000 vārdi. Mēs negriezām, bet nav vajadzības rakstīt garu saturu bez vajadzības, vai skatīties pēc situācijas. Tātad
Lielā bildē uzvarēs augstas kvalitātes saturs. Uzvarētāji būs drīzāk tie, kuri spēs piesaistīt savu auditoriju ar augstas kvalitātes un oriģinālu saturu, nevis tie, kuri vienkārši paļausies uz reklāmām vai uz nekvalitatīvu saturu. Un prognoze liecina, ka SEO ieņems vēl augstāku lomu kopējā mārketinga stratēģijā, un SEO speciālistiem būs nepieciešams cieši sadarboties ar mārketinga ekspertiem, lai panāktu veiksmīgus rezultātus. Tātad kopējā lietotāja pieredze mājaslapā, to jau visvairākos punktos jau pieminēja, bet Google pārstāvi, vienkārši atkārtojot, Google pārstāvi runā par šādu faktoru kā users signāls. Un viņu darbinieks vienā video minēja, ka Google Chrome savā laikā tika izstrādāts, lai atbalstītu Google meklēšanas rezultātu pieredzi. Un līdz ar to eksperti min, ka Google ievāc ar šo te Chrome datus par to, ko cilvēki dara mājaslapā un kā viņi uzvedās. Un tad pēc tam šos te datus paņem un pārvērš kaut kādā izskaitāmā, kalkulējumā izmērā, ko pēc tam var attiecināt, kā ko rankot, jo tavā mājaslapā cilvēki uzvedušies tā vai tā, un tas signāls, ka, cilvēki ienāca lapā, darīja šito, tas nozīmē, ka lapa ir laba vai slikta, un tas ietekmēs jūsu pozīcijas. Tā kā ir svarīgi uzlabot nevien tekstus un visus tos atvērumus, bet arī rūpēties par lietotāju pieredzi, dizainu un visām tām lietām. Tātad, piemēram, tur lietotājs izlasa bloga rakstu, pievieno bookmarkos, tad tas, un pēc tam, kad viņš pievieno bookmarkos, atnāk bloga rakstu izlasa, vai pēc tam pārsūta, tas ir signāls, cik ilgi pavada laiku cilvēku mājaslapā, tas ir signāls. Tāpēc šī lietotāja pieredze noteikti ietekmēs jūsu mājaslapu, un tad koncentrēties uz to kopējo lapas lietotāju pieredzi, koncentrēties uz to, ka uzbūvēt mājaslapu tā, lai jūs zināt, kas ir tas galvenais mērķis, vai tā ir pieteikšanās forma, vai tas ir bloga raksts ar kaut kādu atbildi dot, izglītojošais bloga raksts, vai tas ir produktu iegāde. Būvēt to lapu tā, lai jūs savam lietotājiem vai apmeklētājiem varat palīdzēt līdz galam veiksmīgi pabeigt šo te procesu, līdz galam nopirkt preci vai pakalpojumu, dabūt to, ko viņš gribēja, un atrisināt viņa vajadzības. Dažas lielākās kļūdas lietotāja pieredzē noteikti ir sarežģīti piekļūstams saturs, produkts vai pakalpojums, slikta navigācija, lēns mājaslapas ielādes ātrums, grūti lasāms un uztverams saturs, nav brandings, logo kopējā krāsu schēma nav tādas, neatbilst vienota sistēma kaut kāda vai tā kā novecojas izskatās. Tās ir noteikti lietas, kas ietekmēs to kopējo lietotāju pieredzi. Attīri mājaslapu no zemes kvalitātes satura. Tas ir tas, ko jūs darat obligāti. Ir mums arī klienti, kuri gadiem ir būvējuši lapas, un mēs tagad redzam, šito blogarakstu pārtaisam, šito izvācam ārā, šito sakārtojam, šito atjaunojam. Jo, kā es minēju, Google skatās, piemēram, tev ir 10 lapas, 5 kvalitatīvas, 5 sliktas. Google skatās, viņa kvalitātes skors, tā varētu teikt, ir 5, tāpēc, ka 5 ir labi, 5 ir slikti. Un tas tā trivializējot, bet jūs idejai. Ikvienam rakstam mājaslapā vai bloga rakstam vai sadaļai jābūt noderīgai, uzrakstītam priekš viena cilvēka konkrētas vajadzības, priekš cilvēku vajadzībām, nevis priekš Google meklētāja un SEO optimizācijas. Izņem no mājaslapas zemes kvalitātes saturu, tā ir viena lieta, ko izdari. Ja saturs bloga rakstā neatbilst tavai nišai un maz apmeklētāju, ņem ārā, jo tas tā kā pazemina tavas lapas kvalitāti. Ja bloga raksts saturā ir tavā nišā, bet viņš ir tavā nišā, bet nav apmeklētāju papildini, Ja bloga rakstam nav neapmeklētāju, ne tavai nišai viņš atbilst vienkārši, un pat viņš nav tā kā neizpalīdz neko cilvēkam, vienkārši ņem ārā. Tīri ārā visu, kas nav vajadzīgs, vai nu papildini uzlabo, ja nav tavā nišā met ārā, bet attīri no visā liekā vecos produktus, vecas kategorijas, vecas bildes, visu met ārā un attīri, lai pēc iespējas kvalitatīvāks būtu tas saturs un mājaslapa. SERP analīze, tas ir tāds vēl viens bloks, ko es arī esmu vairākas reizes minējis. Ko nozīmē SERP analīze? Tas nozīmē SERP ir Search Engine Result Page, vienkārši vārdiem Google meklētāja rezultātu lapa. Un tas, ko mēs darām tajā SERP analīzes procesā, tagad klients saka, es gribu rankoties ar šiem keywordiem to pozīcijās, mēs ejam šos keywordus, metam iekšā meklētājā, inkognito režīmā un analizējam, kas tur ir, kāds veida saturs, kāda veida rezultāti, vai tas ir blogs, vai tas ir e-komercija, par ko tur runā bloga rakstos, kā ir uzsīts metataitls. Visu šo te informāciju savāc un balsoties uz to veids korekcijas lapā, vai ja kāds meklē grīdas segumus, tev nav e-komercijas, diemžēl tev jāuztais internetu veikals. Ja tu gribi skaties, rankoties ar kā iekārtot guļamistabu,
idejas, ja, tad tu skaties meklēšanas rezultātos ir blograksti, tad ej savā mājaslapā veido blograkstus. Līdz ar to analīzē, jo svarīgi ir, lai jūsu optimizējuma atslēgvārdi atbilstu tam, ko meklē cilvēki. Un šie SERP rezultāti mēdz mainīties, līdz ar to sekojat līdzi un veicat korekcijas. Vēl tādi svarīgi padomi, mācies just in time. Ja jūs esat mārketinga speciālists, kurš arī seko līdz SEO optimizācijas lietām, arī mēs, SEO speciālisti, mēs reāli nespējam izsekot visam līdzi. Un viena lieta ir kaut kādiem, mēs tur pērkam kursus, skatāmies kursus, bet reāli ikdienā mums ir klients ar savu problēmu situāciju, kaut ko mēs zinām, kā risināt, kaut ko mēs meklējam, pētam, un just in time vienkārši meklējam situāciju, risinājumu, pētam, skatāmies, eksperimentējam, un kas jums ir problēma, to jūs risiniet un mācieties just in time. Un tāda vadlīnija cauri visam domājiet par cilvēku, palīdziet cilvēkiem veiksmīgi noslēgt šo meklēšanas ceļojumu. Cilvēkam ir problēma. Tātad, kas man informatīvais saturs jāuztaisa, lai izglītotu cilvēku par šo jautājumu, kas man ir komerciālais saturs ir jāuztaisa, kaut kādas formas un tā tālāk, lai aizpildītu formu, lai viņam skaidrs, kas kurā brīdī seko, lai cilvēkam ir vajadzība, un viņš visam šim procesam var iziet cauri, sākot no satura, pasūtījuma noformēšanas, produktu atrašanas, kaut kādi čeklisti, papildu informācija, palīdzēt cilvēkam veiksmīgi nokļūt līdz galam un atrast to, kas viņam ir nepieciešams. Un nobeigumā es vēl gribu pastāstīt par 6 tendencēm 2024. gadā. Dažas lietas jau pārklāsies, bet tāpēc es ilgi nesēdēšu pie šiem jautājumiem, tik pāriešu pāri, parādīšu, un tad jūs varat tālāk iet un padomāt, ko jums vērts ir papētīt dziļāk un par ko paskatīties pašiem informāciju. Tātad pirmais - mākslīgais intelekts un machine learning. Tas noteikti jau ir ienācis, jau darbojās, gan Google meklētājs izmanto šo te mākslīgo intelektu savu meklēšanas rezultātu atainošanā, informācijas analīzē, saturs tiek radīts uz mākslīga intelekta bāzes, bildes tiek radītas uz mākslīga intelekta bāzes, dažādus datus analizē uz mākslīga intelekta bāzes. Tā kā šis būs ikdienā arvien aktuālāks jautājums, un tāpēc domājiet par to un apgūstiet un nebaidieties no mākslīga intelekta. Pagaidām viņš jums neatņems darbu, mācieties, adaptējieties, mācieties, kā pielietot savā ikdienas darbā, izmantojot to kā rīku, lai jūs kļūtu spēcīgāki, ātrāki, fleksiblāki, kustēties straujāk varētu tirgū. Un nesenā MailChimp aptaujā noskaidrots, ka 88% mārketinga speciālistu uzskata, ka viņu pārstāvētam uzņēmumam ir jāuzlabo automatizācija un mākslīgā intelekta izmantošana, lai apmierinātu klientu vēlmes un saglabātu konkurētspēju. Un tie uzņēmumi, kas izmanto savu mākslīgo intelektu, viņi arvien jaudīgāk varēs virzīties uz priekšu, bet tie uzņēmumi, kas mākslīgo intelektu neizmantos, viņi būs tā kā vecos laikos ar zirgu āra tīrumu, mūsdienās ar kombainu, un joprojām vajag to tīrumu uzart. Ne ar kombainu ārā, bet, jūs sapratāt, ar traktoru uzart tīrumu un kombainu nopļaut. Tāpēc ar mākslīgo intelektu vajag draudzēties un apgūt viņu. Kā jau minēju, kā izmantot sev optimizācijā, radiet optimizētu saturu, saistošu lasītājiem, uzģenerējiet, bet papildiniet ar savu informāciju, unikālo perspektīvu, bet liekat bildes, ģenerējiet, tur varbūt attēlus, ģenerējiet mākslīgu intelektu, ģenerējiet metatagus, metadescriptionus, tā kā dažādus veidus meklējiet, kā integrēt iekšā. Primārā indeksācija jau labu laiku ir un joprojām būs arvien aktuālāka. Mobilās caur mobīlo, tā kā primāra indeksācija ir mobilā indeksācija. Tātad Google meklētājs mobile first primāri mājaslapu iet un kraulo, vai teiksim tā, caur to mobile indeksu. Un ja jums aiziet Search Console apskatīties, ka Google meklētājs joprojām kraulo jūsu mājaslapu caur desktop versiju, tas nav labi, jums jāveic kaut kādas izmaiņas. Tātad iziet cauri, pārliecinieties, ka jūsu mājaslapa ir draudzīga mobilām ierīcēm, un tad vēl lietotāju pieredzes kontekstā ejiet pārskatiet to mājaslapu, vai tiešām viņa arī, pat ja jums ir tā mobilā versija, vai viņa patiešām ir ērta lietotājiem. Iespējams, vajag tur kaut kādas izmaiņas veikt. Kas vēl aktuāls, balss meklēšana un diktēšana, jeb voice search and dictation, ka cilvēki arvien biežāk sāk izmantot telefonu, hei, tur Siri vai tur Androidam ir atrodi man to un to. Cilvēks sāk runāt ar mākslīgu intelektu, ChatGPT komunicēs. Vienā dienā arī gāja pastaigāties, angliski uzdod jautājumus, saņem atbildes un rezultātā es iegūstu to, ko man vajag. Tāpēc tas arvien šobrīd ir aktuālāks. Un kas notiek?
kā to vispār darīt. Nu jā, te ir pat netīšām pārlecam slaidam. Meklēšana balsi, cilvēki meklēt kaut kādu informāciju, tur laiks šodien, tuvākā kafejnīca un tā tālāk. Diktēšanu es pats ChatGPT kaut ko saku, viņš pārraksta, uztaisa man bildi, uzraksta apkopojumu, iedod man idejas, un es ChatGPT komunicēju. Un meklēšanas ietekmē, kā tas būs. Meklējiet atslēgvārdus, kuri ir gari un cilvēki uzdod jautājumu formā, un mājaslapā atvērumos iekļaujiet tā kā šo tekstu, šo virsrakstu, un uzrakstiet īsus un konkrētus, tā kā īsas un konkrētas atbildes, jo šos te datus pēc tam mākslīgais intelekts varēs veiksmīgi parādīt, un ja Google meklētājs sāk rādīt meklēšanas rezultātos tieši šo te jautājums atbildi, un mākslīgais intelekts pēc tam nolasīs un arī jums ar balsi atskaņos šos te rezultātus. Arvien populārāk kļūst zero click jeb nulles klikšķu meklējumi, kas nozīmē, ka meklēšanas rezultātos, piemēram, es arī skatos, ierakstu reizēm tur dolārs pret eiro kursu skatos, vai, piemēram, nezinu, tur kāda laika prognoze šonedēļ, tur Valmierā, Cēsīs, Rīgā, un es skatos jau tos meklēšanas rezultātus, ja, kā viņi, vai es tev nav jāiet iekšā lapā, ja, bet, piemēram, Strops Valmierā, tu jau redzi, tev uzreiz kontakti parādās Google My Business page, ja, vai, piemēram, laika prognoze Rīgā, tev uzrāda meklēšanas rezultāts, ja, piemēram, ieraksta tulkotājs, iztulkot no latviešu uz angļu to, un tev pat meklēšanas rezultātos jau tulkotājs rādās. Tas ir tas virziens, kurā vēl iet un domāt, un arī tā atbilde ļoti vienkārša. Rakstiet arī īsas konkrētas atbildes, un arī meklēšanas rezultātos parādīsies jūsu mājaslapas. Tā kā ir tās reizes, ko, piemēram, jūs rakstat tur, kādu mainīt ziemas riepas, ja, vai pieņemsim tur angļu valodā īpaši rakstot what is SEO, un tad jūs uzreiz parādieties to pozīcijā ar lielu virsrakstu, ar lielu aprakstu. Tāpēc tas arī ietilps pie šiem zero klikiem. Atkal tas pats stāsts. Rakstiet jautājumus, tas, ko cilvēki meklē, un apakšā pierakstiet atbildes precīzi, īsi, kodolīgi, un tad palielināsies iespēja, ka jūs arī parādīsiet tur meklēšanas rezultātos. Video SEO ir noteikti tendence, tad video SEO ir digitāla mārketinga stratēģija, kas tiek izmantot, lai optimizētu video tieši saturu. Kā es rādīju piemēru, mēs arī liekam YouTube video, piemēram, tagad mums ir blograksts par SEO stratēģiju, tad būs mums video par SEO stratēģiju, mēs rādīsimies gan ar blograkstu, gan ar šo te video. Atslēgvārdu izpēti mēs rādīsimies gan ar blograkstu, gan ar šo te ar video. Attiecīgi tas, uz ko strādājat un fokusējieties, cilvēki labprāt dalās ar saturu, mārketinga speciālisti izmanto saturu, video saturu tieši, ja, un daudzi cilvēki apgalvo, ka tieši video saturs ir iemesls, kāpēc viņi veica pirkumu vai pasūtījumu. Tā kā video saturs noteikti ir virziens, kurā iet, un cilvēki, piemēram, arī, piemērs, kā iesaiņot dāvaru, uzreiz ir piemēri, kā iesaiņot dāvaru. Veiciet atslēgvārdu izpēti, lai saprastu, ko cilvēki meklē, padariet pievilcīgu pirmo šo te bildi, ko cilvēki redz, pieliekiet aprakstu un anotāciju, pieliekiet atslēgvārdus, izvietojiet šo video gan YouTube, sociālos tīklos, tur LinkedInā, Twitterī, tur X saucās platforma tagad, jā, Facebookā, tur vēl dažādās vietās, lai tas saturs visur, kur rādās. Un nodrošiniet, lai mājaslapa ir SEO draudzīga tieši mobilām ierīcēm, ja jūs embedojat mājaslapā video. Lai tagad cilvēks ienāk iekšā caur šo te telefonu, viņam ērti šo te video arī skatīties. Tā kā video stratēģija noteikti ir tas, ko liekat uzsvaru. Un sestais ir SGA, jeb Search Generative Experience, kas nozīmē, ka Google meklēšanas rezultātus meklēšanas rezultātos sāk rādīt mākslīgā intelekta ģenerētas atbildes. Un ļoti vienkārši veids, kā to dara. Es parādīšu arī piemēru vizuāli, kāds izskatās vienkārši mākslīgais intelekts. Tagad tu prasi kaut kādu vaicojumu Googlei. Mākslīgais intelekts savāc to materiālu, kas viņam ir datubāzē no top pozīcijām, uzģenerē labu atbildi un tev iedot nevis meklēšanas rezultātus no mājaslapas vai bloga, bet tieši no šī te apkopojumu samarī no šī top pozīcijām. Bet šobrīd tas pārsvarā parādās Amerikā, rekur, piemēram, mākslīgi uzģenerēta atbilde, un rekur ir no kurienes trīs elementi, no kurienes šie te atbilde ir ģenerēta.
Bet šobrīd tas nav nepieciešams tā kā par to satraukties, jo tas šobrīd tikai parādās ASV tur testa režīmā. Es domāju, varbūt 1-2 gadi un arī parādīsies tas Eiropā, Latvijā. Tā kā par to ir jādomā. Sekojiet mums līdzi noteikti Facebookā, newsletterā, visur kur, jo tad, kad šis jautājums būs aktuāls, tad arī mēs par viņu runāsim. Jautājums, protams, ir, kas arī man vienmēr ir un par ko es domāju, vai mākslīgais intelekts nogalinās SEO optimizāciju, un pagaidām noteikti tas SEO optimizācija nenogalinās, tas būs jādara. Mākslīgais intelekts vienkārši mainīs šo te spēli un spēles noteikums. Šie te algoritmi vairāk darbosies, mācīsies, vāks informāciju, bet nepazudīs vajadzība pēc speciālistiem, nepazudīs cilvēku vēlme lasīt informāciju bloga rakstos un mājaslapās, jo es tāpat gribēšu pieņemt lēmumu, ja man bērnam puņķi, kādas zāles labāk dot vai ko darīt, es nepļaušos mākslīgu intelektu, es iešu lasīšu labāk bloga rakstā, ja es gribēšu kaut kur ceļot, es varbūt no mākslīga intelekta paņemšu kaut kādas idejas, bet es gribēšu pastaigāt pie citiem cilvēkiem, blogos palasīt un mājaslapās pameklēt informāciju. Līdz ar to optimizācija kā nozare nepazudīs, bet viņa noteikti mainīsies. Tādēļ arī tas pats sekojiet mums, un mēs noteikti jūs par to informēsim. Pēc tā visa, ko mēs jums esam izstāstījuši, izrunājot gan to, kā gājas, kas ir SEO stratēģija, kādu ceļu iet, uz ko fokusēties, galvenie bloki un kādas būs tendences, pie tās visas informācijas gūzmas noteikti lielais jautājums, ar ko sākt vispār ieviest šo te SEO stratēģiju. Mūsu atbilde, protams, ir SEO audits, saprast, kāda ir jūsu mājaslapas šī te stāvoklis, kāda ir mājaslapas šī te situācija. Mēs jums varam piedāvāt to izdarīt un noteikti iesakām sākt ar to pastīties, kāda jums situācija, kā jums ir atslēgvārdiem. Tādēļ tas, ko mēs jums varam piedāvāt, mums ir iespēja jums uztaisīt šo te bezmaksas auditu, kuru mēs pārbaudam ne tikai mājaslapas tehnisko stāvokli, aizpildiet šo formu, atnākiet mūsu mājaslapu, piesakieties bezmaksas auditam. Mēs pārbaudam gan no SEO tehniskā viedokļa, gan pārbaudam Google Search Console, kādā stāvoklī jums ir, gan pārskatām atslēgvārdu pozīcijas Google meklētājā, izskatām Google Analytics. Balstoties uz to, mēs jums sagatavojam rīcības plānu un rezultātus noprezentēsim, izstāstīsim un pateiksim, kā jums tālāk rīkoties. Ļoti elementāri aizpildiet pieteikumu formu, ievāksim datus, sagatavosim rekomendācijas, noprezentēsim rezultātus un balstoties uz to mēs jums iedosim soļus, kurus tālāk spērt un ar kuriem virzīties uz priekšu. Ja jums likās šis te video noderīgs un noteikti gribat arī to citiem pastāstīt, noteikti nospiežiet laiku, aizsūtiet saviem kolēģiem, kam varētu būt aktuāls uzņēmuma vadītājiem, mārketinga vadītājiem, e-komercijas vadītājiem. Un ja jūs arī turpmāk gribat mācīties un iegūt no mums kaut ko vērtīgu, doties uz e-komercija.lv mājaslapu un pierakstieties newsletteram, jo mēs ik mēnesi sūtam noderīgu informāciju, mēs neko necenšamies pārdot, mēs sūtam spamu, tikai labāko un kvalitatīvāko. Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar mājaslapu vai internetu veikalu SEO optimizāciju, lai dabūtu jūsu mājaslapu internetu veikalu SEO Google meklētāju top pozīcijās, piesaistīt jaunus klientus, veicināt pārdošanu, jau attīstīt esošās mārketinga aktivitātes, tad pieskaties konsultāciju mūsu mājaslapā e-komercija.komercija.lv, e-komercija.lv. Pieskaties konsultācijai vai zvaniet man uz 253-79-237 vai sūtiet edgars@e-komercija.lv. Vienosimies par konsultācijas laiku, izstāstīsiet savu situāciju, sagatavosim jums labāko pieeju, kā šo situāciju risināt, un tad sarunāsim par nākamajiem soļiem. Mani sauc Edgars Kebe, mēs esam e-komercija.lv un tiekamies nākamajā video.